Atnācu, iepirkos, laimēju. Iepērcies Dominā par vismaz 20 eiro un laimē Dominas dāvanu kartes. Vai Volkswagen T-Cross Dominā, lai sanāk. Labvakar. Talfabola svētki turpinās, cīņa par zeltu turpinās un esam arēnā Rīga arī šovakar. Otrā finālsērijas spēle RFS ir vadībā ar 1-0 pret pašreizējo Latvijas čempionu Rīga Futsal klubu. Pirmajā spēlē 3-3 pamatlaikā un pendeļu sērijā. RFS bija pārāka pirmo reizi šo sezonu, vispār bija vadībā derbijā pirmo reizi šo sezonu. Nosacīt uzvarēja un tā vispār bija pirmā spēle Rīgai šajā sezonā. Neskatot pret Barsu, pret Čempionu līgas finālisti, kurā Rīga neuzvarēja. Tā kā tas jau daudz ko pasaka, bet šodien otrā spēle. Toreiz nomināli mājniece būs RFS, bet tam diezgan maza nozīme, jo abas divas spēles notiek arēnā un arī pārējām spēlēm drīzāk vajadzētu būt arēnā, lai gan LFF mājaslapā vēl nav tālāko spēļu kalendāru. Tā kā par to sekojot līdzi oficiālajai informācijai, bet, cik saprotu, tad jābūt būtībā visai sērijā arēnā, neatkarīgi no spēļu skaita, kas jau īpaši ir interesanti, ņemot vairāk, ka basketbola finālsērija vismaz pagaidām sāksies mazākās zālēs Rīgā. Tiesnešu brigāde šajā dienā šoreiz nebūs spāņu tiesneši, šoreiz būs vietējie tiesneši Igors Jācevičs un Sergejs Šacmans. Pirmais noreiz tiesneši šajā vakarā, trešais ceturtais tiesneši pie spēļu komandu tehniskās zonas būs Ingus Puriņš, Edvards Fatkuļins, laika tiesnesis Maļiks Šiškunovs, spēles inspektors Kjazo Velādze un spēles delegāts Konstantīns Rubīns. Šīs kādas 90, 120, cik tur vajadzēs minūtes, kopā jums būs šeit Agris Sueizda, bet Rīgas komanda dodās laukumā. Ar vārds ar Garķomu Križanovsku priekšgalā būs dažas izmaiņas Rīgas sastāvā. Par to droši vien drusku vēlāk parunāsim. RFS tieši tāds pats sastāvs, kāds bija arī pirmajā spēlē. Lai gan Vasko Vujovičs preskonferencē pieļāva, ka viens no komandas līderiem, brazīliešu leģionārs Baterija, kurš izspēlēs arī valsts vienībā, varētu atgriezties, bet tomēr acīmredzot vēl vai turpina būt savainots, vai arī varbūt vēl nav uzņēmis fizisko sportisko formu tik labu, lai tiktu vismaz pieteikumā, jo pieteikumā tomēr ir maz vieta leģionāriem. Nevar ņemt leģionārus 50% un paskatījies, vai viņš varēs vai nevarēs. Leģionārs drīz pieteikt tikai 4, abām divām komandām leģionāri ir vairāk nekā šīs 4 pozīcijas, tādēļ jābūt 100% pārliecinātiem par savu ārzemnieku prasmēm, par savu ārzemnieku gatavību fizisko izturēt visas 40, visas 50 minūtes, kādas bija pirmajā spēlē. Un rīdzniekiem, piemēram, Seržiņu mikrotraumu un Seržiņu šajā spēlē nebūs. Dilans Vārgis no ārzemniekiem ir pieteikts, bet ir arī divas latviešu spēlētāju izmaiņas Rīgai. Artemis Kuzlovskis atgriežas arī Piļipčuks. Piļipčuks, es pieļauju, ka laukumā drīzāk varētu arī neredzēt. Artemis Kuzlovskis, ja viņš ir fiziski gatavs, tad noteikti mēs kādā brīdī ļoti labi redzēsim laukumā. Romana Roškovska un Daniela Fogela nebūs Rīgas komandē, tad šādas 3 izmaiņas kopumā. Vārtos izskatās, ka paliks joprojām Artemis Križanovskis, nevis Igors Labuts, nominālais pamatvārdsargs. RFS savukārt tieši tāds pats sastāvs, kā jau minēja vārtos Deivau, sāks Dudu Taborda, sāks Levus Žaragva, komandas kapteinis German Matušenko probūšanē, sāks arī Niks Babrs un Edgars Tarkānos. Šeit protokolam var droši ticēt, jo šo piecinieku RFS rindās ir diezgan viegli uzminēt. Germans Matušenko būtu viņas vesels, un ka Germans varētu būt Žaragvas vietā sākuma pieciniekā. Kā tas bijis liela daļa sezonas, bet Germanam šī sezonas drīzāk ir beigusies. Diemžēl kausa finālā iedzīvojās viņš savainojumā tieši pret Rīgu spēles sākumā. Maksims Seņu pārkāpums Germanam dārgi maksāja. Maksims savukārt Rīgas komandā ierindā ir. Pirmajā spēlē gan pat neatceros, ko izgāja laukumā, un kādā ziņā, ja izgāja, tad ļoti minimāli spēlēja. Un jau cīņā par bronzu mums ir sērija beigusies. Apsveicam Kuldīgas Niku ar pirmajām medaļām virslīgas vēsturē.
Nesen kuldīdznieki dabūja bronzu arī Latvijas kausa finālā četrniekā. Tā kā 2 bronzas kuldīdzniekiem, nu šeit savukārt ir drusku pretējs scenārijs. Ja Kuldīga abos 2 turnīros vienajā un tā pašā vietā finišēja, tad finālā kausā, finālsērijā pagaidām iet uz to, ka turpināsies tradīcijas. Tas, kas paņem kausu, zaudē vislīgas finālsērijā. Vismaz pagaidām pirmais solis pretī tam ir RFS spērts, kas kausa finālā zaudēja 0-3 pavisam nesen Kuldīgā. Drusku vairāk par 700 cilvēkiem toreiz Kuldīgā bija fināla spēle. Arēnā uz pirmo maču bija gandrīz 1500. Protams, uz arēnas apmēriem nav daudz, bet, ja mēs ņemam vērā, ka arī Rīgas komandas sastāvs, Dilans Vargas atgriezies un uzreiz jau sāk sākuma pieciniekām, bet, ja mēs ņemam vērā uz Elektrum Olimpiskā centra vai kādas citas Rīgas zāles apjomiem, tad, protams, ka 1500 nevienā citā arēnā Rīgā nedabūs, tikai kā vienā arēnā Rīga. Akums Križanovskis ir ielikts sākuma pieciniekā un skatīsimies, vai viņš reāli ir ieņems vietu vārtos. Pirmajā mačā Igors Labuts devās tikai uz pendelēm. Pirmkārt uz 10 metru soda stienu, kuru viņš neielaida, otrkārt uz pendeļu sēriju, kurā gan viņam sanāca zaudēt. 2 reizes kļūdījās Rīgas futbolisti, tikai 1 reizi kļūdījās RFS futbolisti, kur RFS sastāvs Devau, Veuža Ragva, Dudutabo, Edgars Tarkānos, Miks Babris. Viegli uzminams sastāvs un Edgaram Tarkānam ierakstīts ir arī otrais vārtu gūms pirmajā finālsērijas spēlē, tā kā viņš ar 29 vārtu gūmiem virslīgas sezonā ir panācis Kristu Krūmiņu, kuram jau sezona Kuldīgas Nikara rindās ir beigusies. Tā kā šobrīd dala otro vietu Kristu un Edgaram vēl vismaz 2 potenciāli varētu spēles būt, protams, ja nebūs traumas, ja nebūs kartīši. Bet, ja par kartītēm runājam, tad RFS iztrūkums būs tehniskajā zonā. Vasko Vojovičs pirmajā spēlē tika noraidīts. 2 brīdinājumus dabūja epizodē, kurā viņš vispirms pārmeta tiesnešiem par to, ka bijis pārkāpums 6. sods un jāiet skatīties, dabūja par to dzelteno kartīti. Tiesneši paskatījās, tiešām bijis pārkāpums, iedeva 6. sodu, kuru RFS gan neiesita. Neiesita, laikam, jā. Un pēc šā lēmuma Vojovičs laikam pateica, ka viņam ir bijis taisnība un dabūja otru dzelteno kartīti. Lai gan preskonferencē teica, ka normāli esot jautājis pārmetis un bez nekādiem lamuvārdiem viss bijis kārtībā no viņa puses, bet spāņu tiesneši, viena no vadošiem tiesnešiem pasaulē, iedeva viņam 2 dzeltenās kartītes un šo spēli Vasko, nezinu, no kurienes skatīsies, gan jau kaut kur tribīnēs viņš būs. Šobrīd RFS spēlētāju sektorā es redzu Germanu, Maķušenko un Bateriju. Tāpat arī Nairtonu, bet Vasko Vojoviču pagaidām uz mirkli neredzu, bet tas nav tik būtiski. Jautājums, kurš viņam vietā spēle vadīs no laukuma malas, pietiek, ka Konstantins Zaborovskis varētu būt galvenais cilvēks šodien tehniskajā zonā, vismaz oficiāli, ar kuram tiesnešiem būs tāda iespēja sazināties. Varbūt kāds spēlētājs, piemēram, uz pārtraukums varbūt tieši tā vietā zīmēs, kāds, piemēram, bija Rīgas rindās Čempionlīgā, kad realitātē zīmē nevis pagaļ galvenais treneris, bet zīmēja Rikardiņu vai kāds cits. Un Duduta Borda pārliecinoši labākais vārtu guvējs šajā sezonā ar 45 gūtiem vārtiem par 16. Viņš apsteidz Edgaru Tarkānovu. Tā kā, lai kā šī sērija beigtos, jau tagad mēs varam apsveikt Dudu ar sezonas labākā vārtu guvēja titulu un arī varam apsveikt viņu ar to, ka viņš aprīlī pagarināja līgumu ar RFS uz 3 sezonām. Tā kā visdrīzāk redzēsim zilajā kreklā arī nākamajā gadā, nākamajā sezonā. Bet tātad šīs spēles viešņa Rīgas komanda. Pelēkos salātzaļas krāsas formas stērpos, no mums šajā puslaikā pa labi, laukumā Rikardiņu, numur 24 telefutbola leģenda, 6-kārtais labākais telefutbolists pasaulē. Sāk kopā ar viņu Kiki Vaparaki, arī pasaules čempions, šobrīd gan pasaules čempions Rikardiņu, finālā Portugāla ar Rikardiņu ierindā pārspēja Argentīnu ar Kiki ierindā uz šīs pašas grīdas, kas ir šobrīd arēnā Rīga, tikai tā spēle toreiz notika Lietuvā pasaules kausa finālā. Un tāpat kopā ar viņiem sāk arī Dilans Vargas, arī argentīnietis, un šajā sezonā izpelnījās izsaukums Argentīnas izlase un arī Viktors Kuļēkos, numur 8, 1 vārtu gūms viņam pirmajā fināla spēlē pēc Rikardiņu piespēles. Vārtos un tātad Artjums Križanovskis, nevis Igors Labuts, tas arī jāatgādina un jāizceļ. RFS vārtos kā ierasts Devau, brazīliešu vārtsargs,
laukumā. Nu jau divas reizes jau nosauc, bet ir atkārtot vēlreiz. Numur 80 Bāvrasēt ar bumbu, komandas kāpnieks numur 5 Leo Žaragva tagad ar bumbu. Brazīlietis, bet Kazahstānas pilsonis. Leo apspēlē Rikardiņu, bet Dilans Vargas un pārkāpumu tomēr nav. Man godīgi sakot, izskatījās, ka sods bija, bet nu labi. Igors Liecevičs bija turpat blakus. Leo ir uz zemes. Aptur spēlētājot Igors, jo ir trauma. Rīga arī nemēģinās savu vairākumu izspēlēt, jo labi saprot, kā tas vairākums radās. Traumas dēļ, proti. Nu, varbūt te varēs labāk redzēt. Nu, tā arī īsti nevar īsti līdz galam vienoties galvā, kur bija pirmais kontakts Vargasam, bet, nu, kā jau minētāt, noteikuma pārkāpums netika fiksēts. Konstantīns Zaborovskis, Oskars Ikstens bija jūsu ekrānos, RFS vadības cilvēki. Nu, Konstantīns bijušais vēl nesen spēlētājs. Protams, Latvijas izlasē ilgus gadus pavadījis. Oskars Ikstens arī izlašnieks bijušais, bet tā jau labu laiciņu kā RFS menedžeris. Leo Žaragva noklibo no laukuma. Cerēsim, ka varēs viņš atgriezties laukumā. Andrejs Baklānovs viņa vietā tā ir devies ar 18. numuru. Andrejam arī vārtu gūmas pirmajā finālsērijas spēlē. Pirmo reizi sezonā viņš izvirzīja vadībā RFS spēles galotnē, pamatlaiga galotnē. Diezgan rīdznieki atspēlējās vairākumā. Nomainīja vārdsargu un piespēja Niku Babris savos vārtos 3-3. Panāca pamatlaiga izskaņā. Izspēlēja arī pagarinājumu, tur bez vārtiem un pendelēs. Tomēr pārāki bija RFS. Statistiski tā tad varam teikt, ka neizšķirts, bet nu, finālsērijas kontekstā, protams, ka pendels skaitās un sērijā 1-0 RFS labā sērija līdz 3 uzvarām. Nu, vēl 2 uzvaras RFS vajadzīgas līdz savam pirmajam titulam ar šādu nosaukumu. Rīga savu pirmo titulu šādu nosaukumu iegūja pagājušā gadā. Marta pašā sākumā no Petro pārsaucās par Riga FC, nonākot Riga futbola kluba sistēmā. RFS jau, iepriekš Nikars jau uz RFS sistēmu pārcēlās drusku agrāk, bet nu arī pirmā sezona tikai tā bija šādu nosaukumu. Dudota Borne, Andrejs Baklānovs, piespiež Kiki Vaparakis sist Baklānova autā. Nu, un Rīgas komandas galvenais treneris Toms Jagupolidu. Portugāļu speciālists šīs zonas vidū pievienojās. Pēc tam, kad Arturs Šketos posteni pamet veselības problēmu dēļ. Un Rikardiņu atgādinu, ka iepriekšējā finālsērijas spēle pirms nedēļas bija pirmā spēle Rīgas Kreklā kopš decembra derbija. Tā kā ļoti ilgu laiku nebijām viņu redzējuši Rīgas Kreklā tieši oficiālās spēlēs. Latvijā bija, trenējās, pa laikam arī paslimoja, mikrotraumiņas bija, bet laukumā tieši vislīgā vai kausā viņš nebija devies. Nu, arī Dilana Vargas mēs labu laiciņu nebijām redzējuši. Tur gan jāņem vairāk atgādina, ka tikai 4 leģionārus drīkst mačam pieteikt. Rīgai tādu ir 6, RFS arī 6. Tā kā pa 2 nākas atstāt tribīnēs. No RFS gan visu 6 šobrīd laikam varbūt arī nepieteikt. Nezinu, cik tuvu vai tālu baterija no tāla varētu atgriezties, bet, piemēram, Nairtons gan zaudē uz tā rēķinu, pieteikumu rēķinu. Pirmais tāds moments, Rikardiņu, sitiens Deivau. Drusku varbūt akrobātiskāk nekā vajadzēja, bet visdrīzāk noķēra uz pretkustību vienkārši Rikardiņu viņu. Rikardiņu kresā kāpums ir ļoti labi. To zina visi, kuri kaut drusku skatījušies tālu futbolu. Vēl viens stūris Rīgai. Viktors Kuļepovs. Rikardiņu. Deivau ar kāju. Arī labs jautājums, vai Rikardiņu turpinās savu karjeru pēc šīs sezonas. To viņš joprojām nav paziņojis. Baumas ir bijušas dažādas jau par to, ka ziemā, ka viņš Rīgu varēja pamest un braukt uz Emirātiem, bet tas nepiepildījās. Dudota Borda gar stūri. Arturs Križinovskis gan bija gatavs reaģēt, ja tāda vajadzība būs. Arturs Križinovskis kā ierasts ar cimdiem vārtos stāv. Futzālā droši vien vairākums vārtceļu tomēr stāv ar plikām rokām, bet ir arī diezgan daudz vārtceļu, kur joprojām izmanto cimdus. Arturs arī lielo futbolu
agrāk ir spēlējis pirmajā līgā Latvijā. Ja par pirmo līgu runājam, tad jāatgādina, ka Dmitrijs Kuzmins savulaik Tukuma sastāvā, kurā spēlēs arī Arķoms Devauglā. Iests aptuveni tikpat daudz vārdu kā Dudu Taborda šeit virslīgas sezonā futsālā Dudu Tabordā, bet iedzina viņš sevi stūrī, bet labi piespēli izdara vārdu priekšā. Edgaram Tarkāno tur droši pat bija jābūt. Viki Vaparāki uzreiz pretbrukums Andrejs Mickevičs Devau. Tātad Andrejs Mickevičs ir devies laukumā, tagad arī Lukas Maina devies Taborda citā RFS rindās un pagaidām daudz esam redzējuši darbībā Devau. Iepriekšējos derbijos gan stāsts bija tāds, ka tā komanda, kur labāk sāka, tā ielaida pirmā. Šeit Rikardiņu sit garām, tā kā Rīgā jābūt uzmanīgai, jābūt modrai. Sākums ir labs, pirmās 3,5 minūtes. Jau kādi 4-5 pusmetri bijuši. Bet ļoti līdzīga aina bija iepriekšējos mačos gan Kuldīgā, gan tepat arēnā, kad RFS sāka labāk, bet ielaida pirmā. Dilans Vargas. Gar vārtiem Devau vietā. Krīt Dilans, nu šeit arī nekā nebija. Tiesneši ļauj spēlēt Mainā. Argentīniešu veterāns Maino vārtu stāvs. Lūk, pirmā lielā iespēja arī RFS. Dudu Taborda sitiens bija arī jā, bet tas nebija tik bīstamā pozīcijā. Bet tomēr tieši pretī vārtiem asas sitiens ar purngalu. Nevarēja gan saprast, vai bumba trapīja pa vārtu stabu vai pa to stabiņu aiz vārtiem, bet katrā ziņā pa vārtu konstrukciju Maina trāpīja. Tāds ās nepatīkams sitiens vārtsliekam, bet tomēr garām pagaidām vēl Viki Vaparāki. Divos pasaules kausa finālos viņš ir spēlējis. Ar Argentīnas izlasi pašreizējais arī Dienamerikas vicečempions, zaudēja Argentīna savu titulu. Ziemā vārtu stāps. Te gan pilnīgi noteikti bija vārtu stāps pēc Kiki sitiena. Vēl viens moments Rīgai. Baklānovs. Arī Aleksandrs Kujušovs devies laukumā RFS komandai. Neuža Ragva ir atgriezies, tā kā vestība atsimot visiem pieteikam kārtībā. Vismaz tādā ziņā, lai varētu spēlēt finālā. Kiki skaisti apgriezās. Tālais apašējais stūris. Devau nepaguva kāju izlikt, bet arī šeit tomēr bumba vārtos vēl nelido. Arturs Strazdiņš devies laukumā ar 11. numuru Rīgā, arī Tālis numuru 37 Rīgai. Tālis, starp citu, oficiāli kļūs, jau varam saukt par Čempionlīgas sezonas labāko vārdu guvēju. Čempionlīgas sezonu pat kā beidzās Armēnijā, Erevānā. Un savu titulu nosargāja Spānijas klubu duelī Majorkas Palma. Ar 5-1 pārspēja Barsu finālā. Barsa iesta pirmā, bet līdzīgi kā pusfinālā Palma parādīja raksturu, atspēlējās un beigās uzvarēja. Protams, tas rezultāts varbūt nav tik objektīvs, bet svarīgākais tas, ka Palma uzvarēja. Un finālā tikās divas komandas, ar kurām Rīgas Grandi šodien spēlēja savā starpā. Rīga Jelgavā Čempionlīgas elites kārtas izšķirošajā mačā uzņēma Barsu, zaudēja sīvā cīņā ar 2-3. Joprojām vienīgais oficiālais zaudējums šajā sezonā spēles pamatlaikā Rīgai. Un RFS savukārt ziemā devās uz nometnīti Maļorkā, izlašu pauzē. Latvija tobrīd vēl nebija pārbaudas spēles, Latvija bija drusku citi datumi nekā, piemēram, Spānijas valstsvienības pārbaudas spēlē. Bet, jā, izmantoja iespēju, zaudēja 0-5 tur treniņu spēlē. Nospēlēja arī ar rezerves sastāvu. Palmas komandas, tā kā finālā bija divas vienības, ar kurām Rīga un RFS šodien ir spēlējušas. Un Tālis, tātad šeit arī pirmā soda tomēr nav, zemes ir Mickevičs. Tālis arī krīt, tai gan sots ir. Sergejs Šacmanis to fiksē un pirmkārt pirmais sots, otrkārt arī diezgan bīstamā punktā. Praktiski kā desmitnieks vienīgi ar sieniņu. Bet Andrejs Mickevičs joprojām ir uz zemes, Tālis jau ir piecēlies. Tālis ar 15 precīziem sitieniem Čempionlīgā kļuva par labāko vārdu guvēju. Te gan, protams, jāņem vērā, ka labākie klubi pirmo kārtu izlaida. Šeit Andrejs Baklānos pret Andreju Mickeviču bija. Šeit, protams, pārkāpums bija, par to nekādu šaubu. Neuža Ragva izgājis. Tā, paņemts arī izaicinājums šķiet iespējams par to, vai Baklānos, vai vienkārši paskatīties tiesneši varbūt paši, vai Baklānos ir Mickevičam iesatis, un citu ideju man šobrīd īsti nav ko varētu skatīties. Bet atgādinājums, ka finālsērijā ir video atbalsta sistēma.
gan tiesneši var paši iniciēt atkārtojumus, gan arī treneru korpus var paņemt izaicinājumus un drusku cits protokols ir nekā lielajos fināla turnīros. Var skatīties drusku vairāk nekā tas būtu, piemēram, pasaules kausā. Tāds drusku interesantāks epizodus arī var paskatīties, bet tādu primāri šajā situācijā droši vien runa par to, vai Andrejs Baklanovs iesaka Andrejam Mickevičam. Atkārtojumā tā man neizskatījās, bet tiesnešiem jātiek skaidrībā paši. Igors Icevičs, Sergejs Šācmanis šo spēli tiesā. Un atšķirība, piemēram, video sistēmas ziņā ir tā, ka lielajā futbolā ir brigādu speciāli, kas vēl saka priekšā. Tiesnesim, ja viņam vajag paskatīties monitorā, tad šeit tiesneši pieņem lēmumu pilnībā paši. Viņam neviens neko priekšā nesaka, viņi paši aiziet paskatās līdzīgi kā basketbolā un pieņem lēmumu. Ja būtu jāsalīdzina, es teiktu drīzāk, ka futzālā šī video sistēma ir drusku līdzīgāka, vismaz praktiskā veidā līdzīgāka basketbolam. Vienkārši noteikumu pārkāpums. Iedots vēl viens sots. Skaidrs, tad Andrejam Baklanovam sots un zeltainā kartīte iedota. Tā tad var tomēr arī šādas lietas paskatīties mūsu protokolā. Vai arī varbūt tas otrs tālākais sots, iespējams, ka tad nemaz nav iedots. Šobrīd uz tablo ir tikai viens sots RFS komandai, lai principā bija pa 2, bet ja pirmajā sots, tad priekšrocība bija kā neiedeva, tad laikam spēle paliek tur pat, kad bija sākotnējais sots, tā laikam var secināt. Bet Andrejam Baklanovam zeltainā kartīte, tas gan pilnīgi droši. Un Andrejam tā šajā sērijā jau ir otrā. Un, ja man pieraksts nemelo, tad šķiet, ka Andrejam šī jau ir trešā. Un mums jāpārlā po pārtraukumu ātro reglaments, bet pieļauju, ka Andrejam nākamā spēle varētu būt jāizlauž. Dārgie klātesošie, laimējiet balvas no RFS futzalu Rīgā futzalu. Maiņas abās divās komandās. Rikardiņu nomainījies Rīgai, Tarkanovs atgriezies RFS, bet nesapotās šobrīd viņš ar Baklanovu. Futzals LV un komandu, kuru atbalsti RFS Un mainās arī Maina, Dudu atpakaļ laukumā, tā kā šobrīd ir gandrīz visi pirmais četrnieks RFS, vienīgi Mika Babra vietā ir Andrejs Baklanovs. Rīgai Talis, Mickevičs, Kiki un Strazniņš. Talis. Bums kontrole Rīgai. Spēles sākumā arī momenti pārsvarā Rīgai. Tagad Miks Babs dodas laukumā, bet Žaragas vietā. Nevis Baklanova vietā. Levu savainojuma dēļ drusku izjauca. Izduka šī četrnieku rotācija RFS, tā kā nav varbūt vairs tik standarti četrnieki, kāds būtu bijis spēles sākumā. Talis gar vārtiem Strazdiņš. Ļoti laba kombinācija. Talis apzināti deva šķērsā Mārtiem. Tā ir futzāla klasika. Nevis sist pašam apakšajā stūrī, bet dot gar vārtiem uz tālo stabu. Amatieru futbolā tas strādā ļoti labi. Profesionālā futbolā tomēr parasti tālo stabu nosadz labāk, bet šeit arī Arturs Strazdiņš tika pie brīvas sitiena. Skatāmies vēlreiz. Samainījās pozīcijām vēl Mickevičs ar Strazdiņu, tāpēc bija šis izrāviens no Artura puses tik negaidīts RFS aizsardzībai. Ļoti labs standarts Rīgai un atšķirībā tiešām no iepriekšējām spēlēm. Pirmā vārtus gūst tā komanda, kur reāli arī sākusi ir labāk šo spēli. Rīgai diezgan pilnīts vārtu gums spēles 7. minūtē. Un Arturam šī ir tikai otrā spēle vispār izslēgšanas spēlēs, abas divas fināla sērijā. Un 13. vārtu sezonā viņam 14 spēlēs šo ieskaitot, 12 vārtu, 12 spēlēs virslīgas pamaturnīrā viņam bija, tā kā relatīvi spēlēs laiku. Otrais sots RFS komandai Dudu Taborli pie pretnieku solauku nopelna noteikumu pārkāpumu. Dmitrijs Kuzmins arī devies laukumā Rīgas komandai, kuram aiziet ar vārtu gūšanu. Kā jau minēju, tad lielajā futbolā Krimjā līgā ir bijis vairākās sezonos ļoti rezultīvs, viena no tām pat vairāk nekā 40 vārtus ir guvis. Bet arī futzālā, protams, viņam aiziet ir iesist.
no 6, no 3, no 8 metriem, kā nu kuru reizi, bet iesist. Lai gan arī krietni tomēr pilds ar aizsardzības darbā šajā sezonā, jo īpaši kopš pārgājis uz Rīgu. Tomēr mēdza ik pa laikam. Protams, tur jāņem vērā situācija, ka cerēs nātā spēlē tik daudz, ka vienkārši bija jādomā, kur pietaupīt spēkus, bet cerēs mēdza aizsardzībā kaut kur piehaltūrēt citās komandās. Bet nu šeit, kad spēles laiks ir mazāks, ir iespēja intensīvāk savus nomaiņas nospēlēt. Tad, protams, arī šeit Dmitrijs Kuzmins ir ļoti vērtīgs arī aizsardzības darbībās, arī presiņa augšā. Viktors Kuļēpovs izdarba Leutā. Bumba RFS. Leu Žoragla atgriezies Baklāno vietā, tā kā šobrīd atkal standarta pirmais četrnieks ar RFS komandai. Leu labi piespēl uz otru malu, Dudu Tarakānovs, 2 vārti viņam pirmajā mačā, lai gan paliek pie sāka otros vārtu gums, tomēr būtu jāskaita savos vārtos, Kiki Vaparaki, bet no oficiāli 2 vārti Tarakānovam un Artums Križinovskis ar kāju atvēr Dudu Tabordas sitienu. Kuzmins netiek ārā tomēr no savas zonas Rīga. Dudu. Devau mēs vēl neesam redzējuši pāri laukuma centram šajā spēlē, jo vienkārši īsti nav bijis iespēja viņam to izdarīt. Pāriet pāri, jo nav tādas kārtīgas bumbas kontrolas bijis RFS komandai. Ilgāku laiku šī tāda pirmā vispār nomaiņa, ka tas ir sanācis. Tarakānovs pāri centram. Tarakānovs sitiens, bet Križinovskis visu ļoti labi redzēja. Un pat ar otro piegājienu pagūvu bumbu nofiksēt. Vaparaki. Arī viņa brālis spēlēja Argentīnas Ilsē. Bet, talantīgāks droši vien, ka bija Kiki. Un joprojām arī Kiki ir valsts vienības dalībnieks. Ja būs vesels, gan jau rudenī spēlēs arī pasaules klases fināla turnīrā Uzbekistānā. Par Leu procentuāli droši vien varbūtība daudz mazāk. Viņš būs redzēt Kazahstānas Ilsē, bet domājams, kā arī noteikti ne 0%. Tā kā gaidām arī rudens sastāvs. Dudu Taborda spēcīgi, bet ganām prasa viņš sodu. Agresīvi nospēlēja, bet laikam nepietiekami agresīvi, lai tiesnešu brigādu pustu svilpē. Rikardiņu atgriezies, Dilans Vargas arī. Uz kļūdas robežas Rikardiņu nospēlēja, bet tomēr tiek ārā no šīs situācijas. Dmitrijs Kuzmins, Baltkrievijas pilsonis, bet pēc reglamenta, protams, vietējais, jo futzālā arī jau vairākus gadus ir līdzīga definīcija kā lielajā futbolā. Proti pēc jaunības kluba, pēc reglamenta viņš ir Latvijas Futbola federācijā audzināts spēlētājs. Rikardiņu skaisti nomāna, bet ar labo kājas tiek pie sitiena, līdz ar to tas vairs nav tik bīstami. Protams, ja kaut kur ir jāiekrīta, labāk iekrist uz Rikardiņu labo pusi nekā uz kreiso. Un Devau ar kāju atvēra. Vargas. Gan tas ar Žiņu nav šīs spēles pieteikumā Rīgai. Mikrotraumiņi viņam ir. Un tāpat no ārzemniekiem nav arī Danijā Rozu, arī bijušā Brazīlijas spēlētāja. Labi piespēle pāri galvai. Niks Bābris, 1-2, bet ne, tomēr stūri nopelna gan ne. Šīt kartums Križinovskis šo bumbu izlūks, bet laikam tomēr drusku pa tālu tā bija. Pirmā puslaika vidū standarts RFS. Niks Bābris pie bumbas, pāri aizsardzībai. Leuža Ragva no gaisa, bet nebija pārāk ērta sitiena situācija. Un maiņa par 2 RFS komandai, Maina un Aleksandrs Kuļašovs. Rīgai savukārt atgriežas Andžejs Mickevičs Kuzmina vietā. Arī šajā mačā Aleksandram Kuļašovam stāsta, ka būs lielāks spēles laiks nekā viņa brālim Artūram. Protams, arī šaurāk rotācija pagaidām kopumā ir RFS komandai. Rīgai īstenībā pieteikumi plaša rotācija. Spēles pirmajās 10 minūtēs ir bijusi. Mickevičs tieši pieļauj domu, ka varbūt pēc pirmā mača zaudējuma varbūt vairāk tieši paļausies uz kaut kādu šaurāku līderu loku. Bet arī atkal jāatgādina reglaments, ka, piemēram, drīkst spēlēt pieteikt 4, bet laukumā no viņiem drīkst tikai būt 3 ārzemnieki. RFS kontekstā, piemēram, tas nozīmē to, ka ja vārdos ir Devau, kā tas izskatās, ka droši vien būs lielāko sērijas daļu, tad laukumā drīkstēs būt vairāk pa 2.
Rīgai visa vārtsargi vietējie, tā kā tur ir drusku cita matemātika un drusku tieši laukuma spēlētāju četrnieks iespēja veidot ārzemnieciskākus. Leu. Nu, arī gribēja meklēt tālo stūri, bet pirmkārt piespēle jau sākumā ieķērās pretinieka kājās, otrkārt arī tur Tarkanovs diezgan viegli nosakt jau solaukumā. Rikardiņu. Mickevičs. Atpakaļ Rikardiņu. 1+1 Rikardiņu pirmajā spēlē, bet arī nerealizēta pendeli sērijā. Tur gan arī Edgars Tarkanovs neizskata, tā kā abi divi, var teikt, abi divu komandu pirmās spēles labākie uzbrukuma spēlētāji savu pendeli neiesita. Jā, Konstantīns Zaborovski redzam kājās, tā kā spēles vadīšana pagaidām uzticēta ar viņam. Vasko Vojiču asistentam atgādina, ka RFS un izlases galvenais treneris, Latvijas izlases galvenais treneris Malkalnietis ir diskvalificēts uz šo maču par 2 zeltajām kartītēm pirmajā spēlē. Andžejs Mickevičs pret Aleksandru Kuļišovu. Aleksandrs ļoti labi nospēlē atņemšanā, bet pats pēc tam bumbu zaudē. Un arī šoreiz it kā pazaudēja pozīciju uz ceturdaļu solīti, pat ne pussolīti, bet uzreiz to atguvu un izsit bumbu autā. Bet 1-0 Rīgas labā. Arturs Jerofejevs visu sezonu bijis ārpus pieteikuma, bet finālsērijas pieteikumā viņš ir ticis. Dilans Vargas, sitiens, bet virsū vārtsargam un Deivau bez milzu grūtībām tiek galā. Ja būtu rāpījis kādā no abiem stūriem, tad gan būtu bijušas problēmas. Vlads Rimkus arī devies laukumā Rīgai. Nomainīs viņš Kuļepovu. Vargas vēlreiz sit no distances, bet arī šoreiz. Virsū vārtsargam maina pretbrukums 2-4 RFS un Lukas iedzen sevi stūrī, bet paliks bumba RFS komandai Sānauts. Un Deivau joprojām neiet pāri centram, arī tajās reizēs, kad tādas iespējas ir bijušas. Tā kā drusku šeit piespiedusi Rīga ir pamainīt savu taktiku RFS. Tagad it kā izgājis visaugstāk, cik ir bijis šajā mačā, bet joprojām vēl pat nav ticis līdz... Nē, tomēr pirmo reizi, kad to pateicu, uzreiz tika pie bumbas. Tā kā šobrīd 5 tā ir RFS pāri centram, bet un neizmanto šo vairākumu. Bet pirmo reizi RFS pamēģināt uzvarīt tikai spēles 12. minūtē. Rakānovam nolūs sitiens, bet bumba paliek RFS un no tālu izsit atstāv laukumu. Kuļašovs, Leu, Rakānovs. Atkal Tarkanovs pret Rikardiņu. Pirmajā spēlē vismaz Rikardiņu apspēlēja Tarkanovu un iestād, bet drīz pēc tam arī Tarkanovs apspēlēja leģendu un arī iesita. Tā kā abi divi ļoti tehniski meistarīgi spēlētāji arī 1-1 situācijās. Talis rāda, ka dabūjis pasai no maiņas, bet no maiņa ir tik milzīgs, ka vienkārši pilnīgi objektīvi. Talis ir mazāks un vieglāks, kas viņam ir diezgan nepierasta situācija došana laukumā, jo parasti ir otrādi. Un pirmais sots Rīgas komandai. Beigās Talis pats noteikums pārkāk un netiek galā ar masīvā argentīniešu nosakšanu. Dudu Bordu teikt nomaina mainu, tā kā drusku mazāks sastāvs laukumā RFS komandai. Leuža Ragba pie bumbas. Nu arī, šķērsām, bet gar vārtiem mēģināja, bet neveiksmīgi piespēli. Bet vēl viens standarts par spīti Rīgas soļu protestiem. Bumba ir RFS un lūk moments. Tuvajā stūrī asas sitiens Leuža Ragba, bet Križinovskis pirmo reizi šajā spēlē pa īstam izgāva savu komandu. Jā, nu šis bija asas nepatīkams sitiens, protams. Dudu pret Rikardiņu. Tarkanovs. Leu. Un otrais sots Rikardiņu. Pārgāja noteikums pret Dudu Bordu. Pieminēja, ka RFS mums Dudu 45 gūti vārdi, Tarkanovam 29. Tad Rīgā labākais vārdguvējs arī laikam nav milzīgs pārsteigums. Dmitrijs Kuzmins ar 24 virslīgas sezonā.
Tallis ar 19 ir otrais Rīgas komandā. Oskars Ikstens, nezinu, iespējams zelta no kartīti, varbūt gribēja šeit Rikardiņu izprasīt. Pirmajā mačā Rikardiņu brīdinājums bija 7,5 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Taborda sitienu bloķē Leuža Ragva. Snāc pa savējo trāpīt. Bet pārēja varbūt sanāks Rīgai. Vlads Rimkus! Nokļūst bumbu līdz Vladam. Negaidītā veidā, līdz ar to Deivau nebija īsti pozīcijā, un šī bija iespēja panākt 2-0. Neicināca Tarkānos, jo 2-3 situācija RFS komandai, bet neiet cauri šīs piespēles pagaidām RFS. Arī šeit Rīgai nesnāk aizsriet, bet tikai Sānots, noscīti tikai Tarkānos. Pirmčanēkam izdodas ik pa laikam iespiest pie 0-1 Rīgu aizsardzības zonā. Pagaidām par tādu spiedienu kārtīgu masīvu spiedienu runāt nav vērts. Bet ir izdevies vismaz drusku kaut vai pamainīt droši vien bumbas un teritorijas procentālo izteiksmi. Te gan arī jautājums, cik daudz tur spēlē tas, ka varbūt RFS ir uzlabojis savu sniegumu, vai cik vienkārši tas, ka Rīga nokļūs vadībām, varbūt drusku pamaina arī savu spēles stilu. Rikardiņu pret Miku Bābri, Rikardiņu iet vidū. Vēlreiz Rikardiņu, Miks Bābris bloķē. Protams, galvenais ir neielaist uz sitienu brīvu sitienu ar kreiso kāju. Kuram gan vēl labāk to zināt, kā Mikam Bābrim. Rikardiņu šādi arī pamēģina uzsist, kad ļoti svarīgi ir tas, uz kuru pusi tev laiž aizsargs. Mikam gan varbūt tā labāk kāja, bet sitiena ziņā iespējams, ka ir labāk nekā Rikardiņu. Piespēles ziņā gan jau, ka Rikardiņu labāk kāja, labāk nekā Mikam. Bet, jā, abi divi spēlētāji, kuri kreisās kājas ir jāpieskata. Tallis. Tallis, Vaporaki, Vargas laukumā kopā ar Vladu Rimku, tā kā šobrīd 3 leģionāri ir Rīgā sastāvā uz parketa. RFS arī, bet viens ir vārtos. Deivau plus Dudu un Leu. Arī Artjoms Križinovskis izgāja ārā no vārtiem, bet drusku citā veidā nekā parasti dara Deivau. Proti nospēlēt uz apsteigšanu un uz aizsardzības darbībām. Deivau parasti mēģina pieslēgties, mēģina uzspēlēt 5. vai vienkārši iedot ātru vairākumu vienā konkrētā piespēles situācijā. Pārkāpumu nav, divi sodos joprojām, tā kā pagaidām neiet uz to, ka mēs varētu redzēt 10 metru sodu stienu šajā pirmajā puslaikā. Pirmajā spēlē redzējām pat vairākus spēles gaitā. Tallis. Dudu. Spēlē Dudu, krīt, vārkāpums vai būs kartīte. Dudu, protams, ļoti emocionāli un ļoti sāpīgi krīt. Tā tas ir bijis vienmēr gan tad, kad ir sāpīgi un tad, kad nav sāpīgi, bet šeit tādas kartītes robežas īstenībā nospēlēja un arī dabūja. Vlads Rimkus arī savu kartīti dabūja, tā kā ar mazu nobiedīti, bet beigās pareizs lēmums. Un Vladam arī otrais brīdinājums finālsērijā, bet iepriekšējās kārtās viņam nebija tā paņēmusi ir šeit RFS komanda izaicinājumu. Tad šeit var mēģināt paskatīties sarkano kartīti. Tik nopietns pārkāpums bijis RFS komandas prāti iespējams. No dzelta no Vlads jau dabūja, sodu arī. Kā šeit paaugstinājums varbūt tikai viens uz sarkano kartīti. Dudu reakcija, protams, bija ļoti sāpīga, bet tā ir jāatcerās, ka Dudu šādi dara regulāri. Tas, ka tur bija asts sods, par to nav mazāko šaubu, par to vispār nav stāsts. Vienkārši nevajag tik ļoti ieciklēties uz šo Dudu reakciju. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Ieciņš izās kādi pieņēmuši lēmumu.
vienkārši socē. Bez papildu sankcijām, kuras jau tika iedotas. Nē, sarkanā tā nav, ja būtu... Iespējams gribēja par to, ka šādi lecavlāts rinkus par to droši gribēja pievērst uzmanību, bet nebija tāds gluži ar 2 kājām pretiniekam kājās, tik bīstams sots tas nebija. Tā šeit piekritīšu, dzeltenā kartīte neapšaubām, sarkanā nē. Bet trešais sots Rīgai, tāls, bet tomēr standarts RFS komandai. Dudūta borda pie bumbas. Leo Žarago atvainojas. Tagad Dudūta pie bumbas. Pret Strazdiņu, pagaidām vienīgo vārta autoru šajā mačā, un Artunis Križinovskis tiek galā ar sitienu, bet būs stūris RFS komandai. Leo. Vēl viens standarts RFS. Pēc diezgan labi kopumā aizstāvus Rīgas komanda. Pie tādām tīrām epizodēm vārtu tiešā tūmā RFS vienību nelaiž. Labākais moments arī pēdām ir bijis pēc stūra izspēles. Asa kombinācija, asa sitiens uz to stūri. Un Lukas Maina dodās tabordas vietā. Dudu pagaidām bez gūtiem vārtiem pavasarī Rīgas derbijos. Rudenī Superkausā vienus viņš iesaka. Trīsku uzmini zaudē bumbu Lukas Mainā. Pakaļ Leu, Mīgs Bābris. Miks, Leu, Baklanovs, Maina, tā kā tāds šobrīd jaukts četrnieks RFS komandai. Viņš arī skaidrs, kā ziņā tomēr šaurāk rotātī šobrīd izmanto RFS. Arturs Irofējos, Arturs Kuļašovs mierīgi ar Aigaru Mondaru. Aiz savu soliņu spēli vēro. Šeit tomēr soda nav, tas jau būtu bijis 4. Rīgai, bet finālsērijā tādu grūti cerēt. Baklanovs gan arī neprasīja. Galvenais bija noturēties kājās. Strazdiņš, Vaporākī. Tālis vien aiz muguras, bet nekāds nebija piespēles, tātad arī Baklanovs izsakoja līdzi. Strazdiņš. Krīt arī Maina, bet arī šeit uz sodu neizskatījās. Lukas gan protestē, bet tu neizmanto šo iespēju Rīga. Kamēr argentīnietis runāja, bija iespēja vārtu priekšā piespēlēt. Baklanovs. Šeit uz mirklīti koncentrēšanās bija pazudus Rīgas aizsargiem, bet Baklanovs īsti pie sitienu netika. Bija Vau augstu, bet tomēr notika bumbu laukumā Žaragva, bet pēc tam kļūdās piespēlēt. Strazniņš. Tālis. Tālis ir tāls dienas. Spēcīgi, bet garām Mārtiņ. Sestais Rīgas derbijs šajā sezonā Superkausā 4-1 Rīga uzvarēja. Vislīgas pamaturnīrā 8-2 un 5-2. Uzvaras Rīgas komandai. Latvijas kausa finālā 3-0. Dārgie klātsošie, finālsērijas trešās. Un finālsērijas pirmajā spēlē, kā jau minēja, tad 3-3. Un pēdējās uzvarēja arī RFS komanda. RFS tikmēr piesaka drīzāk minūtes pārtraukumu, jo futzālā tādu var dabūt tad, kad ir bumba pirmkārt ārpus laukuma, bet otrkārt bumba ir tavai komandai. Tā kā šobrīd ir Rīgai, tad spēle turpinās, bet nākamajā pauzē, tagad tas būs, jo nepareizi izspēlē Kiki Vaporākī, bumba RFS, un tad būtu jābūt minūtes pārtraukumam tagad. Tiesneši par tādu vēl nesignalizē, tikai tagad tas notiek, un minūtes pārtraukums RFS komandā, un jāapstās īsumā, kurš tas būs, kurš mēģinās zīmēt un runāt minūtes pārtraukumā, bet lūk, labākās epizodes. Pagaidām pirmajā puslaikā. Daudz vairāk darba spēles sākumā bija Vau. Arī vārtu stabs bija.
Un pagaidām likums agrīgs 1-0 pēc šādas kombinācijas. Kiki ievadīja bumbu spēlē, Tālis gar vārtiem spēcīgi un Artūrs Strasdiņš samainies vietām Randžai Mickeviču. Aizskrien aiz RFS spēlētāju mugurām. Un Rīgas izspēja var līksmot. Lācis Rimks varēja panākt arī 2-0. RFS spēlēm tādas divas laikam epizodes tikai var izcelt. Tūta Bordegaru vārds stūri pie 0-0 un Leuža Ragvas sitiens pēc stūri sitienu pie 0-1. Rīgas komanda, bet RFS vienībai tātad Konstantins Zabrovskis bija tas, kurš tomēr uzņēmās arī vokālo iniciatīvu. Minūtes pārtraukumā. Tālis Rīgā laukumā, tāpat kā Kuzmins, Kuļepovs un Vaporaki. Artūrs Križinovskis pats par sevi. Tomēr nenotiek vārdsargu maiņas RFS, Deivau, Leu, Tarakānos, Babris un Zlutobordijā. Piespēlē. Ārpus. Tā Inca. No man leņķi izskatījās, ka varbūt pat izkāpā Artūrs Križinovskis no Suloka, bet tiesneši bija tuvāk un droši vien bija labākā leņķī. Konkrētāk, laikam, Igors Ceļš bija tuvāk. Šāds man, tomēr, no otras malas. Tik labi droši vien arī varēja redzēt šo situāciju. RFS soliņš, protams, ka uzsprākst. Tālis. Īsit bumba autā. RFS joprojām soliņš protestē un ir šokā. Edvardam Fatkuļinam ir ko darīt, lai viņus nomierinātu. Bet šeit viss ir beidzies. Pārkāpums nav fiksēts. Bumba RFS. Bet tāda situācija uz robežas. Tur būtu ilgi jāpēta, vai bumba bija ārpus to laukumu vai nebija. Deivau. Vēl vien tālā piespēle, šoreiz pilnīgi noteikti bija bumba solaukumā, kad Križinovskis to notvēra un nofiksēja. Nepārtot bumbu Leu, labi pildi korpus, Vaporaki, Tālis! Deivau izglābi. Ļoti laba situācija, kas radās tieši šī bloka dēļ. Dudu, 4. sots. Vai būs kartīte? Kartīte būs, un jautājums, vai kartīte būs par šo sitienu pa seju, kurš bija neapšaubām. Šeit es Kiki nepiekrītu, vai tomēr par Kiki reakciju. Šeit nospēlē rokā, te nav nekāda jautājuma. Protams, ka Dudu ir meistars arī šādām epizodēm atrast to rociņu, bet te nav nekāda jautājuma, ka sejā nospēlēja. Un tieši pretī vārtiem standarts, 4. sots Rīgai. Kartīte Kiki Vaporaki. Kiki, tā ir pirmā dzeltenā kartīte šajā izslēgšanas spēļu sezonā. Vēl vienu pārkāpumu Rīga var atļauties, bet 2 minūtēs, 22 sekundēs 2 sodus var arī pagūt dabūt. Tā kā jābūt uzmanīgai Rīgai aizsardzībā. Tarakānos pie bumbas izspēlē Dudu, sitiens Križinovskis pārvietojas un dabu šo bumbu, bet stūris RFS komandē. Deivau otro reizi mēģina pieslēgt, bet nebija īsti kur likt bumbu. Bija kur likt bumbu, pa kreisi laikam bija drošākais variants, tuvākais Miks Babris, bet tomēr mēģinās spēlēt šo sāsnošo tālo diagonāli Dudu virzienā nesekmīgi. Maiņa tikmēr Rīgai. Torš Kuļepovs atgriezies, Rikardiņo arī laukumā. Vaporaki. Baklānovs izlaiž bumbu autā. Un arī Vargas dodās laukumā Tālisa vietā. 2 minūtes 5 sekundes vēl pirmajā puslaikā, joprojām tikai viena gūta vārta šajā mačā. Artūrs Strasdiņš, to autors. Spēles 7. minūtē.
Andrijam Maklānovam ir dzeltenā kartīte, tāpat kā Vladam Rimtam, tāpat kā Kiki Poparaki. Kartīšu ir bijis vairāk. Lai gan neteikt, ka pagaidām tāda emocionāla spēle ir bijusi. Rikardiņu. Labi piespēlē, bet tomēr Dudu Taborda nolasa. 5. sots Rīgai, tās jau ir nopietni. Labi nospēlēt ar Kānos uz kāju darbības reiķina dabū šo sodu, savus tehniski reiķini, un tāds liekas sods no Rīgas puses raugoties. Tieši apdraudējumi šeit nebija. Arī Tarkānos būtu izgājis cauri, tā kā jābūt ļoti uzmanīgai tad aizsardzībā Rīgai. Labi nospēlēja kājās Vargas. Maklānos arī šeit nospēlē bumbā. Vargas nevis kājās pretiniekam, tā kā aizsardzībā punkts arī dienas labi spēlē. Bumbas atņemšanā. Devau. Pusotra minūte vēl. Nu, RFS, protams, būtu tāds vērtīgi provocēt tādas 1-pret-1 situācijas, kur var dabūt sodus, nu kā piemēram šeit tikai uz otru pusi. 3. sods RFS komandai un arī kārtīti Tarkānovam. Nu, šeit gan, manuprāt, par skarbu. Tad cits samainījušies tiesneši vietām. Sargijs Šacmans, tuvajā malā Igors Ecevičs tālajā. Manuprāt, drusku par skarbu šis toreiz lēmums kopumā bija, bet nu, izlīdzina arī kārtītes 2-2. Tiesnešu brigādi. Edgaram pirmā kārtīta izslēgšanas spēlēs. Oskars Iksens turpina daudz runāt laukuma malā. Arī, protams, apakā Konstantins Zabrovskis bija šīs uzas spēlētājs. Ķagupulīdu tikmēr ir paņēmis minūtes pārtraukumu šķiet šo standarta situāciju, bet vai tomēr nākamo pauzi? Nē, tagad grib Ķagupulīdu. Tomēr ir, vai nav? Nevar saprast laikam. Tomēr ir beigās minūtes pārtraukums iedots. Laikam komunikācijas problēmas savā starpā sanāca šeit, bet beigās ir minūte Rīgai. Arī savu pārtraukumu paņem pirmajā puslaikā. Pieļauju, ka tieši uz šo standarta situāciju Dudu Taborda arī turpina runāt. Rīgai šajā ziņā Brazlietis ar Žiņu ļoti runātīgs. Tā kā varbūt šodien šajā ziņā komunikācijas būs mazāk no Rīgas komandas puses. Nu, sots, jā, neapšaubām. Manuprāt, tomēr finālam drusku par skarbu kārtību šeit iedod, bet nu labi. Sots bija, par to nav nekādu jautājumu. Droši vien, ka pašam Edgaram par to nav nekādu jautājumu. Bet nu Tarkānos, Maklānos RFS komandā brīdināti. Rimkus Vaporaki Rīgas komandā. Tā kā kārtīties 2-2. Sodos 3-5. Svarīgākā statistika 0-1 vārtu gulmu ziņā par labu Rīgai. Arī Artums Turoickis bija uz soliņa redzams fonā, bijušais Rīgas spēlētājs vēl šajā sezonā. Un es ap citu Dmitrijs Kuzmins izgājās kā 5. Pieļauju, ka mērķis ir viens – turēt bumbu, lai 83 sekundžu laikā nedabūtu 6. sodu. Tiešām izsāc, ka primāri bumbas kontrola šobrīd ir prātā, jo standartu pat nemēģināja apdraudēt vārtus, pretinieku vārtus. Tā kā šobrīd galvenais vienkārši turēt bumbu un pabeigt ar 1-0 šo puslaiku. Poparaki. Tā kā šobrīd RFS ir tā komanda, kurai būtu jāmēģina būt aktīvākai, bet tas atkal ir risks atvērt zonas, kā piemēram tagad. Un te bija moments Rīgas komandai. Dmitrijs Kuzmins steidz mainīties un arī pagūst nomainīties, tā kā šeit neizdosies RFS par to sodīt, bet redzējām, RFS it kā bija jāiet presingā, RFS to darīja, bet tas ir risks atvērties un par to varēja ielēst arī otros vārdus. 37,5 sekundes paliek vēl pirmajā puslaikā, bumba RFS komandai. Maklānos. Labi piespēle Dudu Taborda. Votjērņa sitienu Dudu, tomēr Vargas
pagūšo bumbu nospēlēt. Pieslēdz Deivau, pēdējā pusminūte pirmajā puslaikā. Leu, Deivau. Šādā saspēlē bumbus kontrolē, bet pārkāpumu dabūt būs grūti, tā kā jāmēģina izspēlēt beidzamā kombinācija. Šeit uz sodu īsti grūti nospēlēt būs Leu. Sitiens bloķēts, Kuļēpovs. Vēl viens standarts RFS, 8,7 sekundes. Leuža Ragba pie bumbas. Pāri aizsargiem Taborda. Skaisti, bet virsū Križinovski. Grūti bija spēcīgi un tēmēt šeit uzsist. Un ar to arī rīt pēdējā sekundes pirmajā puslaikā 1-0. Rīgas labā Arturs Strazdiņš. Pagaidām šīs spēles galvenais cilvēks. Rikardiņo arī jūs ekrānos, bet Arturs Strazdiņš vienīgo vārtu autors pagaidām. Kartīšu daudz, momentu mazāk, vārtu gūmu arī mazāk, bet tas ir fināls. Kā visi mums šeit izšķirsies otrā puslaikā, vai varbūt pat pagarinājumā, vai pendelēs, bet otrā puslaikā intrigas mums vēl ir daudz. Tā kā tiekamies pēc kādām 10-12 minūtēm ar abām divām komandām, bet pagaidām ejam mazā reklāmas pauzītē. Vai ir kāds arēnā, kurš vēlas piedalīties Optimet konkursā, tikai pieaugušie 18+, droši dodamies uz 111. sektoru. Tie, kas ir šeit, šajā pusē, dodas uz 111. sektoru. Šeit viens vīrs ir. Atnācu. Iepirkos. Laimēju. Iepērcies Dominā par vismaz 20 eiro un laimē Dominas dāvanu kartes. Vai Volkswagen T-Cross. Dominā. Lai sanāk. Medaļu spēles pirmo reizi arēnā Rīga. Sveicinu visus no Rīgas galvaspilsētas, bet pirmajā mačā tiksies divas reģionu komandas – Kuldīgs Snickers un Jēkabpils Lūši. Pareizi sakot, uz šīs grīdas pirms 3 gadiem Lietuvā notika pasaules kausa fināla turnīrs, bet uzreiz pirmā kļūda Maksims Potlovs kļūdās, Kokarīts pie bumbas Kuldīgs Snickeram. Iespēja sākt savu uzbrukumu un pirmie gūtie vārti jau 11. sekundē. Renārds Ūdris. Gan Moncevičs 13. numuru, gan Jansons ar 20. Raščevskis vārtu priekšā, bet tomēr izrauja viņām bumbu. Zaudēja bumbu Lūši, bet nerēc izglābi. Rubļevskis šoreiz bija tāds, kurš savā laukuma pusē pazaudēja bumbu. Iedzina nepatikšanās, bet tagad gan ir 2-0 pēc stūrijas spēles. 4. minūte, 2-0 Kuldīgas labā. Un vēlreiz tas ir Renārds Ūdris. Arī šeit krīt, bez pārkāpuma šeit noteikti nebija. Pirmajā varbūt kaut ko var izdomāt, bet tiesneši ļauj spēlēt. Vārtu stāvs. Nejāsniedz līdz bumbai Krūmiņš, Atamaņakovs jāsodā, bet Broks izglāb pa 2 reizes. Gan pēc Atamaņakova, gan pēc Līņģa sitiena. Video atbalsta sistēma. Ko virslīgas klubu pirmoreiz kārtīgi iemēģināja kausa fināla 4. Ir daudz interesantu epizožu un sāstās tieši ar skriešanu, izturību un tādām lietām. Droši vien Kuldīgai būtu jābūt priekšrokai, bet Taigars Līņģis gar pašu vārtu stāvus. Taigars un Kokarītis atpakaļ Ūdrim. Labi, Krūmiņš nospēlē Krūmiņš. Kaspars nerēt izglāba ceļgalu, bet ļoti labi, kā stāvs nospēlē Krūmiņš. Renārds Ūdris, abu vārtu autors, Ragainis, laba piespēle Raščevskis, Broks izglāb. Ragainis un ir beidzot gūti vārti un jāsaka ļoti pelnīts vārtu gūms. Arī Nerets atstāja vairāk kā savu komandu spēlē, bet tomēr Lūši bija. Lūšiem ir viss pret Rīgu sērijā, jo vienas vārtus arī iesita Kuzmins savos un 3-1. Un hetriks. Hetriks visās 3 spēlēs pat Lūšiem ir bijis Snickeram, un kas īpaši varbūt jārāda lielāks skaitļi, varbūt 4-1. Šoreiz Krūmiņš,
bet 4-1 Kuldīgs Nikeru labā. Arī Matīs Šteimans. Tā kā pilns trešais černieks Raščevskis, Broks izglāb. Kā no Renārda Udri, protams, bumbas. Oskaram Zepam, Trofīmovs. Zeps un 2-4. Pirms tam Zeps bumbu īsti netrapīja, uzgāja tā virs kājas, bet Trofīmovs iedod vēl vienu iespēju. Pat nezinu, vai Trofīmovs bija domājis šādi piespēlēt uz Trofīmovs. Maziņš tehnisks spēlētājs. Futzāla komplektācija. Ierasta Trofīmovs. Vārds priekšā. Broks izcili nospēlē. Jo aizsargi parasti vienkārši ir tik cieši, ka to Rabonu grūti ir uztaisīt īstenībā. Skaista piespēlē. Nerēc pirmo reizi izglābi, otro reizi gan vairs nepaspēja. Nec viņš, nec Putāns. Un Kristam otrie gūtie vārdi šajā spēlē. Jau gribēju teikt, ka Nerec izdara to pašu, ko Broks izglābi izcilā veidā, bet tagad jau ar Atomiņakovu, Potlovu un Putānu. Gan arī savos vārdos varētu būt Potlovs, izglābi Kaspars Nerec. Un ir vārti vai nu savos, vai Zeps, nav pat svarīgi. Artūrs Broks. Un tikmēr Kuldīgs Nikers panāk jau 6-3. Otrās mājas. Edvards Tomiņš. Udrijs, pokers! Panāci tu mani, Kris, nekas, es varu vairāk iesist. 7-3. Pirmās uzvaras virzienā, bet nu vēl ir 12,5 minūtes laika. Kaspars Nerec pāri centram dodās. Potlovs tuvajā stūrī. Es taču prāt nepārkāpa, bet toties pārkāpa pret Raščevski. Robežu Nerec kļūdās. Sitiens un ir 8. gūtie vārti. Trīs pret vārtsargu, bet ne vārtu stāps. Pirmkārt, no aizmugures piezagās Rubļevskis, kas bija ļoti labi. Kopumā ļoti organizēti spēlē aizsardzībā Nikers un arī labi atgriež aizsardzībā. Un šām presbrukuma iespēju bijis ļoti maz šajā mačā. Un ir arī 9. gūtie vārti. Otro reizi soda Neretu. Liek bumbu tomēr laukumā. Ragainis. Un ir 10. gūtie vārti. Kristam Krūmiņam 4. vārtu bumbu šajā mačā. Un 29. jau gūtos vārtus šajā sezonā. Broks vēlreiz. Artur Bumšternbergs. Pēdējā minūte šajā spēlē sākusies. Šteimanējs Nerec ar kāju labi nospēlē. Apsveicam Kuldīgas Nikeru ar pirmo uzvaru bronzas sērijā 10-3. Arēna Rīga. Latvijas talfutbola finālsērijas pirmā spēle. Rīgas derbijs. Rīga RFS. Viņš kvotām neskaitās iekšā. Tas nozīmē, ka principā varēja komandas spēlēt vairāk vai mazāk optimālo sastāvos un Seržiņu pa savu vārtu pārlikuma trāpa. Tas Duduta Bordas tās piespēles gar vārtiem. Bet pie šāda reglamenta pieaug vietējo spēlētāju nozīme un dažu leģionāru nozīme. Sieviešu derbijas pirmais vēsturē. Jo gan RFS, gan Rīga futbola komandas sieviešu līmenī ir jaunums. Un Rikardiņu! Spēles 8. minūte, pirmie gūtie vārti. Rikardiņu 2. vārti Latvijas virslīgā. Un abus divus viņš ir iesits pret RFS. Arī šajā mačā RFS it kā sāk labāk, bet iesik pirmā Rīga. Pirms Rīgas posma viņš bija čempionīgas pusfināls ar Beļģiņas Anderlechti. Rikardiņu nospēlēja skaisti, pēc tam bumbu zaudēja. Tarakanos atspēlējis Rikardiņu, bet jāiesit Tarakanos izdara to! Apspēlēja mani, es arī tevi apspēlēšu. Turklāt Tarakano dribls bija vēl skaistāks. Un ir labs noslēgums sitiens. Tā kā 1-1, bet vārtu bumbu skaistuma ziņā es teiktu, ka Edgaram Tarakanumam daudz māju kustību, bet noturās pagaidām maina par Tallisu. Tallis tomēr apspēlē. Tallis apspēlē arī Levu, bet Lats Rinkus neiesit. Divi ļoti skaisti dribli, otrais pats sarežģītāks. Riskanti Rikardiņu pārtver bumbu. Kuļepovs 2-1. Rikardiņu 1+1 šajā mačā. Kuļepovam arī vārtu bumbas un Rīga ir atpakaļ vadībā.
RFS tikmēr laukumā Andrejs Baklānovs devies. Tarakānovs 2-1, Baklānovam piespēle, Baklānovs glāb Križanovskis. Teicam, izgāja Tarakānov piespēle cauri, bet arī Artims Križanovskis pagūst, iziet pretī. Nemēģina man pašmaukt kaut ko, bet Deivau izglāb. Atliekusī bumba vēlreiz Deivau, divreiz pēc kāds teica nospēlē Deivau. Paliek 2-1. Babris, Tarakānovs. Leu, Žaragva. To Tarakānovs. Nogulda Kuzminu, Tarakānovs un ir vārti! Ar lielas veiksmes un Rikšana palīdzību, bet to viņš nopelnīja ar šo skaisto driblu. 2 vārti Edgaram Tarakānovam. Te vēl jāpadomā, vai būs skatīts arī protokola vārtu gūmas, bet pajām, teiksim, Edgars Tarakānovs. Bronzas spēlē redzējām Rolandu Putānu, Prēļu futbolistu. Tagad redzējām Miku Babri, bet Reizeknis Edgars Tarakānovs, Križanovskis. Jūrmalnieks Križanovskis izglāb savu komandu no Deivau. Precīzi Lukas Mainā. 3-2 pirmo reizi derbijos šo zonu vadībā ir RFS. Andrejs Baklānovs, bet Kaspar piespēlē arī Deivau. Kā hokejā pirmā rezultīvā piespēle vārdsargam, lai rezultātu mainītu. Tālēs, tuvais stūris, varbūt pat tuvais stāps, un Deivau nosvin. Kiki. Ļepovs ir 3-3. Miks Babris savos. Bet bija jāglāb viņam situācijā, aiz muguras bija Kuzmins gatavs jau pielabot. Ja nebūtu skāris Miks bumbu, visdrīzāk Dmitrijs to būtu izdarījis. Kiki. Atgūst bumbu pēc Deivau iemetienā, un Deivau izcili izglābi. Labi trāpīja Kiki. Nospēlēt izkupienā. Dudu joprojām ir RFS tehniskajā zonā uz zemes, bet Mikam Babrim tikmēr moments. Tā kā arī Dudu šķiet. Saržiņu izgājis Rikardiņu vietā, kas par šāvienu Deivau glāb, bet bumba paliek Rīgai bloķēt citien. Saržiņu spēcīgi no gaisa. Teikt, ka tu katrs vārtu gums varētu kļūt par zelta vārtiem, un tu varēja būt šeit zelta vārti Andrejam Baklānovam. Kāla piespēle Rikardiņu ar galvu. Tālēs. 3-1 pretbrukums Rīgai. Tālēs! Un izglābi Leu Žaragva. Fantastika! Kā šeit neiesita Rīga? Lukas Maina. Maina iesit. Un arī iesit spēcīgi zem pārlikņa virs pleca Edgars Tarakānovs. Un izglābi Igors Labuts. 2 spēlētāji, kuriem bija 1+1 šajā spēlē, un abi 2 viņi neiesit. Lanovs precīzi. Igors šķiet palika pa vidu. Kiki arī ļoti līdzīga epizoda arī ar visu savu mikrotraumu. Dudu Tabordā trāpa stūrī. Kaspar ieskrēja un Kaspar neveiksmīgu sitienu Dmitrijam. Leu iesit RFS vadībā fināla sērijā 1-0. Atnācu, iepirkos, laimēju. Iepērcies Dominā par vismaz 20 eiro un laimē Dominas dāvanu kartes. Vai Volkswagen T-Cross Dominā, lai sanāk. Esam atpakaļ arēnā. 1-0 pēc pirmā puslaika. Fināla sērijas otrajā spēlē vadībā Riga Futsal Club pret RFS Futsal. Vienīgie vārti Artūra Strazdiņa kontā, lūk arī vārtu guvums. Tālīs teicam piespēli. Strazdiņš ļoti labi izmirst aiz aizsarga mugurām un panāk 1-0. Pēc tam jau RFS izdevās drusku vismaz mainīt teritorijas attiecību. Bumbeņi pakontrolēt, jo īpaši, kad spēlēja labāko četrnieku, bet pagaidām
nav tāda kārtīga spiediena, bijis 5 soļus dabūja Rīga, bet 6. noturējās neuztaisīt. Tā kā pagaidām 1-0 futzālā tas nav nekas daudz, tā kā par tādu par spēles kontroli šeit pagaidām ir grūti runāt. Ielijā futbolā varbūt varētu, bet futzālā tomēr pārāk strauji daudz kas var mainīties. Bet šobrīd pirmajās minūtēs 20 Rīga ir bijusi labāka komanda un uz tablo ir diezgan likumsakarīgs vismaz pagaidām rezultāts. Bet vēl vismaz 20 minūtes mēs šajā vakarā redzēsim. Arī 2 brīdinājumi abām komandām, Rimkus un Vaporaki Rīgas rindās, Baklanovs un Tarakānos RFS sastāvā. Redzējām arī vairākus video atkārtojumus, bet tādās situācijās, kad nekas ļoti būtisks neizšķīrās, lai gan vienā no tiem kādreiz Baklanovs dabūja savu zeltaino kartīti, bet, ja mēs runājam par vārtiem, par pendelēm, par noraidījumiem, tad nekā tik būtiska pagaidām tiesnešu brigādā vēl nebija. Igors Jacevičs un Sergejs Šācmans šo spēli vada. Tiesneši pie tehniskajām zonām, pie tagad Rīgas soliņa būs Ingvars Puriņš. Tāpat viņa arī bija pirmajā puslaikā, Edvards Koļins pie RFS soliņa. Rikardiņu, futbola leģenda. Visus titulus, kādus vien var dabūt, viņš ir dabūjis. Individuālos komandu titulus, arī Rīgas kreklā, tieši Rīgas kreklā, viņš bija par Champions League visu laiku labāko vārdu guvēju šajā sezonā. Tā kā kaut kādu ierakstu Rikardiņu karjeras lapusēs ir devusi arī Latvija. Tā kā par to prieks. Vai būs iespēja redzēt Rikardiņu Rīgā vai kā cits komandas rindās nākamā sezonu? To šobrīd vismaz man atbildes nav. Nezinu, vai tāda Rikardiņu. Iespējams atkarīgs, kā beigsies sezona. Un te īstumā ir labs jautājums, kā reaģēs tā komanda, kas zaudēs finālsēriju. Jo Eiropas Champions League ceļazīme ir tikai viena. Vai otrs, kas saniknos un iedos iemesli pastiprināties vēl vairāk, vai tieši pretēji netikšana Eiropā nozīmēs sastāvu pārbūvi. Bet ir otrais puslaiks sācies. RFS ar bumbas kontroli no laukuma centra. Edgars Tarakānos gar vārtiem, Dudu Taborda nesoda. 9. sekundē otrajā puslaikā bija jākļūst rezultātam 1-1. Pēc Tarakāno piespēles pat Dudu, kurš 45 reizes bumbu raidījis virslīgas sezonā vārtos un vēl daudz vārtu gūs ir citās sacensībās. Mēs varam paskaidīt, cik Dudu ir vārtu, bet šādu viņš momentu neizmantoja. Bet Dudu tad ir Superkausā viena vārta, tātad jau 46. Kausā 6 gūti vārti, tātad 52 vārti viņam šajā sezonā. Devā uzreiz jau pāri centram pie pirmās iespējas otrā puslaikā, tā kā arī tās varētu mainīties. Un tuvajā stūrīs ir Tarakānos, būs stūris. Devā joprojām uz tādām izlaicīgām pārskriešanām pāri dodās, bet tomēr jau mēģina arvien biežāk to darīt, nekā tas bija pirmajā puslaikā, kad to izmantoja ļoti maz. Šoreiz neveiksmīgi izspēle RFS komandai. Pat nepagūda nosauktās sastāvus. RFS gan tas ir diezgan viegli paredzams. Devau, Lev, Miks, Dudu un Edgars. Rīgai Križinovskis vārtos sāka Rikardiņu, Mickevičs, Vargas un Tallijs. Un tā tad ir vairākas tomēr izmaiņas. Pirmā puslaika, pirmo četrnieku, bet no Rīgai nav tik izteikti šī četrnieku dalīšana, tā kā tas varbūt ir salīdzinoši mazsvarīgi. Bet pirmo puslaiku sāka Viktors Kuļiepovs. Un tāpat sāka arī Kiki Vaporaki sāka Tallis vietā, tā kā šobrīd šādas divas izmaiņas Rīgas sastāvā. Un tiesneši atgriežušies savās ierastajās malās. Igors Jacevičs pie tuvās līnijas, Sergejs Šācmans pie tālās. Iespiež RFS kļūdīties Artemi Križinovski. Otro puslaiku labi sākus RFS komanda. Aktīvi. Tā kā tas pie 0-1 būtu jābūt. Un paprasa Devau atkal ir pāri centram Tarakānos. Bet arī uzreiz iedo piespildu uzreiz atpakaļ. Un šeit nebija tāds kārtīgs bumbas kontrols RFS. Tāpēc šeit tas bija likumsakarīgi, bet jautājums, vai Devau paliks arī uz ilgāku laiku pāri laukuma centram.
Rikardiņu pret Dudu Tabordo aizsardzībā. Dudu galīgi nav tas garākies spēlēs laukumā, bet uz Rikardiņu fonu, protams, viņam ir priekšroka. Deivau pāri centram. Leu pagaidām paliek Deivau, tā kā šobrīd piecinieks bija un tālīsa sitiens pret uzbrukumā Rīgu joprojām Vargas. Gar vārtiem Tarakānos labi atstrādā un Deivau iekrīt bumbu rokās. Bet Tarakānos ļoti labi nospēlē aizsardzībā, jo vārtu priekšā izdarīja piespēli. Vargas, šī bumba būtu izgājusi cauri, tāpēc vajadzēja Tarakānam šo sprintu atpakaļ veikt. Dudu Tabordo pārtver bumbu. Bet pārsvarā tās ir 2-3-3, varbūt labākajā gadījumā 3-3-2-2 situācijas. Vairākumā pretuzbrukumos ļoti grūti pagaidām šajā mačā iegūt pārsvaru kā vienai otrai komandai, jo abas divas vienības labi atgriežas aizsardzībā. Mickevičs, Rikardiņu, Vargas. Algāņu Kārtočs Stradziņš vienīgo vārtu autors pagaidām šajā mačā. Vargas. Rikardiņu, Mickevičs. Tālīs, riskanta piespēle. Andrejs arī atvainojas par to. Lai gan Rīga gribēja dabūt rikošetu, bet tomēr bumba RFS. Edgars Tarakānos tiek sievienu pozīcijā, un šeit Kārklims Križinovskis bija aizsakts. Tad tas ir bīstami. Kādā gadījumā tik brīvi sitienu iedeva pretī vārtiem. Šeit gan nesaprotās Miks ar Dudu. Bet pirmās 2,5 minūtes jau tādas tiešām RFS spēlē tā, kā komandai būtu jāspēlē pie 0-1. Tieši bīstamības ziņā, jo pirms laika otrā daļā jau bija drusku mainījusies spēles gaita, bet varbūt nebija tik labas bīstamības RFS. Tagad jau spēles otrās laika sākumā jau 2 labi momenti ir bijuši. Dudu pats par sevi, tur bija vienkārši asistieši, jo īpaši viņam. Leuža Ragve. Soda nav, bet bumba RFS. Viktors Kuļepos devies laukumā pirmoreiz otrā puslaikā, nomainīts Andrejs Mickevičs. Tarakānos pret Kuļepovu kāreiz. Apspēlē tomēr Edgars, un atkal bija aizsargā Križinovskis. Miks Babris iegāja vārtu priekšā un izstāsta, ka tas ir diezgan apzināti darīts viss. Un iespējams, ka treneru korpus ir devis uzsvaru, ka jāaizsadz vārtsargam redzamību. Līdzīgi kā hokejā šajā ziņā, tad nekas jauns nav jāizdomā. Ja vārtsargs redz sitienu brīdi, tad uzbrucējiem ir grūti viņu pārspēt ar tādu vidējas vai tāls distances sitienu, bet ja vārtsargs nepagūst norēģēt, protams, viņš neredz sitienu brīdi un vienkārši nokavē ar reakciju, tad tas jau ir pavisam citādi. Un šeit labā ziņa tomēr ir tā, ka labi ar Elkoņiem droši vien, ka sit, bet ar nulli to neviens šeit mugurā nedod kā hokejā vārtu priekšā. Tā par mazāku cenu var aizsekt redzamību, Deivau nomāna, bet nesit. Spēlē atpakaļ Leu, atkal Deivau. Deivau ir labs sitiens, bet pagaidām neizmēģina un sit savukārt Miks Babris tuvajā stūrī. Garām. Rīgai droši vien būtu vienkārši jāpatur bumbiņu kā laiciņu un 4 ir pirmais sods. Leuža Ragve. Rīgai jāpatur bumbiņa, drusku jāsaļūt, jo pagaidām otrais puslaiks nav labi sācies. Vienkārši drusku jāatvirz spēli no saviem vārtiem. Šeit īpaši jautājumu nav. Iegrūž mugurā Leu Tālisu. Pašam, protams, tā nešķiet, bet acīm redzams sods. Rikardiņu, Kuļepos. Aktīvi spēlēt ar Kānos, bet arī Kuļepos māka driblā nospēlēt. Rikardiņu. Tālis. Tālis tomēr atstāja bumbu laukumu. Tarakānos, Deivau. Izies tomēr šī piespēle cauri. Leu! Kikiva Praki pirmo reizi otrā puslaikā Rīgiem. Nomaina viņš Tālisu. No Tarakāno. Atstāja bumbu laukumu. Kiki, tāds drusku paciets
Netipiski viņam pirmais pieskāriens, bet bumbu saglabā. Vargas. Lepovs. Vargas. Saglabā tomēr bumbu laukumā. Pārturu. It kā Tarakānos, bet tikai it kā. Neturās pēdām galīgi bumba Rīgai, arī šeit neizdodas aizskriet. Arī šeit gan Paviršs piespēle, Kuļepovs. Te gan ir 3-2 situācija pretbrukumā. Kiki! Devau izglābi un Kuļepovs tālāk. Šeit, ka neizdomāja līdz galam vai sist vai piespēlēt, sanāca kaut kas ne tas pa vidam. Bet šeit gan minēja, ka pārsvarā 2-2 vai 2-3 situācijas. Šeit gan bija 3-2 situācija pretbrukumā. Tad pirmā nopietnā iespēja pretbrukumā šajā mačā un varēja sodīt, bet Devau izcili izglāb. Noreaģē ar kāju. Vargasam mazas problēmiņas. Šobrīd laikam laukumu pamatīs Arturs Strazniņš. Vārta autors dosies viņa vietām. Bet Devau atstāja. Spēlē futzālā gluži, laikam to nevarētu vēl teikt. -2 arī nekas traks joprojām nebūtu, bet atstāja minimālu deficītu, kas arī, protams, nav mazsvarīgi. Tarakānos. Devau. Nesaprots ar Tarakānovu. Tarakānos gāja vidū. Devau deva turpat, kur Edgars bija 2 sekundes iepriekš. Un bumba Rīgai. Arturs Strazniņš. Rikardiņu. Kuļepovs. Kiki. Rikardiņu. Tika viņš garām Mikam, bet atkal uz labo kāju un pirmais sots Rīgai. 1-1 noteikuma pārkāpumos. Arturs Kuļešovs devies laukumā RFS komandai. Tāpat arī Lukas Smaine. Andrejs Baklānos arī ir laukumā. Kopā ar Edgaru Tarakānovu. Riskanta piespēle Rikardiņu. Sitiens vārtu stāvs izglāb pēc Viktora Kuļepova sitiena. Jā, gan viss sodīja argentīniešu veterānu par Paviršu piespēli šķērsām laukumam. Un bija tuvu tam Viktors Kuļepovs, lai panāk 2-0, bet joprojām neizdodas. Rīgai pārsvaru dubultot. Kuļešovs. Aktīvi spēlē pret Kuļepovs. Kuļešovs. Baklānovs, bumba painamo turās EFS, bet aktīvi spēlē Rīga un beigās savu panāk. Paparaki. Sitiens un Devau izglābi. Tā netipiski ar roku apakšējo stūri paņēma nevis ar kāju, bet paguva. Noreaģēt. Jā, jau minūšu 2-3 laikā Rīgai 3 labas epizodes un jau RFS ir jādomā par to, kā disciplinētāk un organizētāk spēlēt aizsardzībā. Maina tagad dabū savu nautu pretinieku laukuma pusē. Iespēja pieslēgt Devau, pagaidām vēl pa vidu starp laukuma centru un solu laukumu ir savu solu laukumu Devau, bet šķiet, ka tomēr iet pāri centram un tieši tam piespēle viņam. Baklānovs. Leu. 3-kārtējs čempionīgs uzvarētājs, tāpat kā Rikardiņu, tikai citos klubos. Ar Kairat. Un Lisabonas Sporting. Lisabonas Sporting čempionāta čemniekā palika 4. vietā. Ja fināls bija Spāņu fināls, Palma pārspēja Barsu, 2. gadu pēc kārtas kļūt par čempionīgas uzvarētāju. Tad cīņa par bronzu bija Portugāļu. Lisabonas Portugāļu zīmē. Benfica pārspēja Sporting. Palma vispār abās divās spēlēs atspēlējās jau pusfinālā. Benfica bija tuvu tam, lai tiktu finālā, bet galotnē
Divu vārdu pārsvaru izlaid, un šeit varēja būt atkal 2-0, bet joprojām ir tikai 1-0 Rīgas labā. Vēlreiz Devau darbībā. Strāzdiņš mainās, Ļepos mainās, atpakaļ laukumā Tālis un pirmoreiz šajā mačā Maksims Seņs. Ar 7. numuru Rīgai. Tā kā vēl par vienu spēlētāju vairāk, ko Rīga šajā mačā ir izmantojusi, plašāka rotācija ir bijusi. Artjom Kuzlovski gan, kurš ir atgriezies pieteikumā, vēl neesam redzējuši. Par Piļipčuku lielu pārsteigumu nav, bet no Artjomam laikam gribu pateikt, vai tā ir veselības stāsts vai kāds cits stāsts, bet pēdējām Artjoms Kuzlovskis, kurš tehniskā ziņā arī ļoti meistarīgs, 1-1 darbībās pēdējām netiek sūtīts finālā. Rikardiņu spēlēs, kurš ik pa laikam arī, ik pa laikam, bet diezgan bieži arī tiek sūtīts vairākuma brigādē, ka tāda vajadzība ir bijusi. Nu, RFS savukārt, jau minēt, tad Artūrs Kuļašovs nav bijis laukumā, Nikita Jelāgovs, Artjoms Troickis, Tums Grīslis, iztrešais četrnieks. Rikardiņu skaisti, bet neprecīzi. Tarakānos, viņš gan ir 1-2, 1-3 pat. Bumbu zaudē, Tālis tagad nospēlē. Tarakānos gan plāta rokas, prasa sodu. Nu, skaidrs, ka tāda pat regulārā zināšana, ka nedabūs derbijā un vēl finālā. Šeit gan ir otrais noteikuma pārkāpums RFS komandai. Rikardiņu mainās Vlads Rinkus laukumā. Nu, Dudu šeit noteikums pārkāpa, nevis Tarakānos. Tarakānovā ielidoja Tālis, bet pārkāpums bija Dudu izpildījumā. Pat varbūt divus varēja atrast. Galā savu tautieti nogāza. Maklānos mainās, Miks Babris atpakaļ. 12 minūtes vēl otrajā puslaikā Ķagupolidu. Rīgas galvenais treneris, bet RFS kā ne, tad Vaskovovičs ir diskvalificēts uz šo maču. Tarakānos gribēja apspēlēt Kiki, bet tomēr neizsnāca skaists dribls. Nu jau pretbrukums 2-2 Rīgas komandai. Vlads Rinkus. Aparākī. Rinkus. Neveiksmīgs pirmais pieskāriens. Bumba zaudētam. Nu, pārtraukums komandas vēl nav ņēmušas. Šajā otrajā puslaikā. Pirmajā puslaikā abas divas izmantoja. Lēla piespēle. Dudu. Sitiens. Križinovskis galā tika, bet bumba bija jāsat sev priekšā. Rinkus krīt, trešais sots, un Tarakānovam vai gan ir dzeltenā kartīte, un ir arī otrā. Nu, tagad gan ir svarīgi tā pirmā kartīte. Atgriežamies pie tās epizodes, kurā es tomēr palieku pie savu, ka, manuprāt, pārāk skarbs lēmums bija šeit. Droši vien, kāds kartītes robežas nospēlēja, ja trāpīja sejā, kā rāda Vlads Rinkus, tad droši vien, ka jā. Nu, droši vien, jā. Nu, šeit droši vien, kāds kartīte ir šeit īpaši, par ko strīdēties, droši vien, ka nav. Un laba iespēja spēlēt vairākumā Rīgai, līdzīgi kā hokejā, 2 minūšu vairākums vai arī līdz gūtiem vārtiem. Nu, paskatīsies gan atkārtojumā šo epizodi, tiesneša brigāde, bet, manuprāt, šeit īsti par simulāciju vai kaut ko tam līdzīgi runas nav, un droši vien, ka lēmums paliks spēkā. No šīm divām kartītēm, kas Edgaram tika parādīts, noteikti otrā bija tuvākā. Tā kā droši vien, ka arī šeit ļoti sarežģīta epizode nebūs, bet, nu, Sergejs ar Igoru var padomāt. Varbūt ātrumā izskatījās drusku citādi nekā izskatījās tagad palēminājumā. Nu, un tas pie reizes arī, protams, šīs spēles kontekstā ir sāpīgi RFS, bet arī nākamās, kā tad ar Kānovam būs jāizlaiž. Vai arī tomēr nē? Nē, tomēr ir mainīts lēmums. Sots ir, bet kartītes nav. Interesanti.
Kustības ar roku, protams, ka nav. Par to nav stāsts jautājums, vai Blats pats atrada roku. Nē, tomēr ir. Tad pārtup šo žestu, jo arī Tarkanovs laukumā palika, arī RFS aplaudēja. RFS arī šo žestu līdz ar to pārtup, tātad ir Tarkanovam noraidījums, otrā dzeltenā kartīte. Vai tomēr nav? Nu, joprojām Tarkanovs nesaprot, kur viņam iet, ko viņam darīt. Bet Gošacevičs parādīja, jā, ka rokas uz sāniem, kas vismaz sākumā man šī, ka nozīmē, ka lēmums nav mainīts. RFS to saprata to tādā veidā, ka nav kartītes, beigās ir vēl viena kartīte, Leuža Ragba par runāšanu komandas kapteinis dabūs brīdinājumu, tā kā nu arī šeit RFS būs pamats runāt daudz par tiesnešiem. Man pateikt par šo komunikāciju aplikumu pēc lēmuma, bet tas, ka otrais brīdījums Edgaram paliek spēkā, tad ka man īpaši nepārsteidz. Kā jau minēt, sākumā jau teicu, ka tur kustības ar roku apzināts nebija, bet laikam arī nebija tā, ka gluži Vlads Rimkus pats to roku atrada. Roku tomēr sajā nospēlēja Edgars Tarkanovs un Reizeknetim šī spēle beigusies. Pirmajā mačā viņam 2 gūti vārti. Šī spēle beidzas jau 29. spēles minūtē. Un 2 minūšu vairākums vai līdz vārtiem vairākums Rīgas komandai, līdzīgi kā hokejā tas notiek 4-3. Šajā gadījumā pat ja Rīga arī vārtus negūst, mums Rīgai būtu labs solis vēl viens pretī pirmajā uzvarē sērijā, bet nu arī pa 2 minūtes pretinieka laukuma pusē būtu labs iegūms. Gan vienkārši par to, ka laiks kļūtu mazāks. Laiku sadedzināt, tas ir viens. Otrs, ka pretiniekam tomēr drusku ir jāpatērē spēka aizsardzībā, tas ir otrs. Un trešais arī tas, ka tomēr pats spēle ir atspiest no saviem vārtiem un mainās tomēr spēles raksturs. Nav viegli uzreiz pēc tam turpināt uzbrukt, kad vairākums ir beidzies. Vai RFS komandai tas būtu patiecīgi mazākums beidzies. Nu un tālis. Aptuveni pusminūte aizvērtējusi vairākumā Rīgas komandai, pagaidām bez sitieniem. Vargas Rikardiņu un Maksims Seņs. Arī ļoti labi kreisā kāja Maksimam. Maksim kreiso kāju, protams, ka zina viss Latvijas tālu futbols. Tāreiz Maksim arī sitiens garām tālajam stūrim. Maksims un Cito Rikardiņu ir tikušies laukumā arī izlašu. Konkurencē Latvija pret Portugāli ir spēlējusi, gan vairākas reizes atlases ciklos ir spēlējusi. Gan Rumānijā, pat bija arī vadībā Latvijas valstsienība pret Portugāli. Viena no uzvarām nāca pat diezgan smagā ceļā Portugālē. Rikardiņu, Maksims Seņs. Labi nospēlē Žarāgu aizsardzībā. Rikardiņu. Nu, nesaprot Stālis ar Vargasu. 2 dienamerikāņi tomēr dažādās valodās runā. Vargas bumbu atgūst. Seņs. Rikardiņu. Tālis, Rikardiņu. Seņs. Rikardiņu. Seņs, tuvu, bet arī šoreiz tomēr ganām. Šeit apzināti meklē tieši Maksimu. Šajā vairākumā Rīgas komanda. Protams, ja kaut kas joprojām Maksimam ir augstā līmenī, tad neapšaubām šī kreisā kāja, sitiens. Arī gan no tuvas, gan no tālākas distances Maksims var uzsist. Un arī gūti vārti Tālis pēc Seņa piespēles. Tā kā no savu vairākumu izspiež Maksimumu. Rīga diezgan tuvu 2 minūtēm nospēlēja un vēl arī gūst vārtus. Tā kā 2-0, 9,5 minūtes līdz otrā puslaika beigām. Un RFS arī zaudējusi vienu no saviem
uzbrukuma līderiem Edgaru Tarkānovu. Tā kā vēl viens mazs solīts tuvāk uzvarai šajā mačā Rīgas komandai. Nu, labi izspēlē vairākumu Rikardiņu, Maksims Seņas ieskrien Tallis un tukšos vārtos. Tallisam 20. pret 31 virslīgas sezonā panāk viņš Kristapu Jansonu, Nikara spēlētāju. 17 gūti vārti 8 spēlēs virslīgas pamaturnīrā. Tas būtu vairāk nekā 2 vārti vienā spēlē. Un izslēgšanas spēlēs viņam 6 spēlēs 3 gūti vārti. 2-0 Rīga vadībā. RFS vispār šajā sezonā Rīgas derbijos vadībā ir bijusi aptuveni nepilni 6 minūtes sanāca. Iepriekšējā mačā tikai vienu reizi bijusi vadībā. RFS komanda pēc Baklānau sitiena panāca 3-2. Pirmās spēles otrā puslaika beigu daļā. Rīga gan paguva vairākumā izglābties tajā mačā. Diezgan penāls tāpat RFS uzvarēja. Kuļašovs maina Žaragvu. Vargas. Kuļēpovs. Tālajā stūrī, bet virsū. Vārtsargam to nesā labāk iespēja Kuļēpovam, bet arī šeit tomēr uzvar 2 cīņā Deivau. Bet vajag apturēt spēli, jo šī saskara bijuši sāpīga ar Viktoru Kuļēpovu. Bet nu gan, jā, 8,5 minūtes, drusku vairāk jāspēlē, -2 RFS, un domāju, ka pavisam drīz jau redzēsim spēlēšanu 5 pāri centram, bet no sākuma ir jādabū bumbas kontroli. RFS. Vēl droši vien kādas minūtes 2-3 var paspēlēt arī šādā veidolā, bet nu pēc tam gan vai nu Deivau būs jāiet pāri, vai varbūt kādam lokam spēlētājiem viņš jāmaina. -2, droši vien pēdējās minūtēs 5 jau vairs nemēģinās atspēlēt 4. Kuļašovs, Babris. Nu, tad atceramies arī otrā puslaika 9. sekundi. Duduta Borda no 2 metriem pustukšā stūrī neiesit. Rikardiņu pārtver, Miks sit tribīnēs. Rikardiņu. Tallisam 1+1 šajā mačā. Pirmajos vārtos tieši viņš bija piespēles autors. Baklānovs. Babris. Atpakaļ Andrejam. Kuļašovs. Miks Babris vidū saņem. Varbūt pašam bija jāmēģina risināt ar sitienu. Diezgan abās malās jau bija gatavi traucēt viņam to darīt, protams, tāpēc bija jāpaņem ātrs lēmums. Izšķērā šoreiz par piespēli, bet piespēli drusku par augstu sanāca. Vēl par Akī. Nu jā, sodu arī maz, RFS ir 3, Rīgai tikai 1. Un tagad ir otrais sods Kuļēpovam. Pārtbumbu Duduta Borda. No muguras labi pieslēdzās. Nu šeit attaisnojums sods uz tādu agresīvu nospēlēja, bet šī bija iespēja no muguras atņemt bumbu, jo Dudu šķiet, ka īsti neapzinājās, ka aiz muguras seko briesmas. Tuvojas, bet nu jā, šeit šoreiz drusku virs robežas, bet šis tāds normāls sods, lai gan tomēr savā laukuma pusē ir iespēja izspēlēt. Ir iespēja arī uzsist Dmitrijs Kuzmins, pirmoreiz šeit otrā puslaikā devies laukumā Rīgai. Spāra šajā sērijā, jā, diezgan maz spēles laiks ir Dmitrijam kopumā. Pirmajā mačā arī viņam ļoti neveiksmīgi pendeli, kas kļuva par izšķirošo kļūdu sērijā, un Lukas maina. Cīņā ar Vargasu, bet tomēr no labas pozīcijas. Aizsit garām. Tallis. Tallis. Sitiens Deivau. Dudu. Kuļašovs labi. Atrod brīvo spēlētāju. Bordā. 7 minūtes vēl otrajā puslaikā Deivau iet pāri centram. Cik ilgstoši tas būs šoreiz? Šoreiz Deivau paliek pāri centram pagaidām.
Kā šoreiz varbūt jau mēģinās tādu kārtīgi vairāk spēlēt RFS. 7 minūtes līdz otrā puslaika beigām sāk to darīt. Pie -2. Tā negaida pēc šīs 5 minūtes, kas bieži vien ir tāda atskaites robežiņa. Laba piespēle starp līnijām. Mainās sitiens visu Križanovskim. Križanovskim neatļauj uzsist. Miks Babris jau Devau ir atpakaļ jāsadzīvot, tāpēc jāspēlē piespēli. Un no Kuzmina bumba savu laukumu, un bumbai būtu jābūt RFS, tā arī ir. Mainās Baklānos, mainās Žaragva, malā Kuļašovs un Dudu. Leu, Devau. Labi piespēle Baklānovam. Pa labi ir vēl 2 komandas biedri. Šoreiz Baklānos sit pats un iespēja tāda bija. Lēmums pieteikam normāls, bet nesanāk šoreiz sitiens. Vēl Parākī. Nu, Križanovskim tā kārtīgi glābt savu komandu. Tiešām ļoti retnācies šajā spēlē. Salīdzinoši maz darba viņam ir bijis, īpaši salīdzinot Devau. No Parākī. Tālis. Kiki. Atgūs bumbu Leu. Leu, Miks Babris. Križanovskis lūk izglāb savu komandu. Piesauc momentu. Un Križanovskis uzvar duelī pret Miku Babri. Kļūdās Vaporākī pie saviem vārtiem. Bet Križanovskis joprojām savsā šajā mačā. Atgādinu, ka 3-0 Kuldīgā bija uzvaru kausa finālā. Savsā uzvaru un Križanovskim. Šodien sezonas mačs tas bija. Tur gan bija ļoti daudz atvairījumu, ļoti sarežģītu atvairījumu arī. Daudz vairāk nekā bijis vajadzīgs darīt šodien. Križanovskis tagad piedāvā vairākumu izspēlēt, ko netik bieži viņš dara. Baklānos. Tā, Dūta Borda ir uzvilcis vārds ar Krekliņu, tā kā nākamreiz mēģinās spēlēt 5 jau bez Devau. Drīzāk tādēļ, lai varētu 3 leģionāriem spēlēt vairākumu laukuma spēlētājiem leģionāriem. Pie reizes arī pieprasa minūtes pārtraukumu. Oskars Ikštens ar Konstantīnu Zabarovski. Un Dūta Borda vārds ar Krekliņā arī atsāks šo spēli. Karakāno. Garām gājiens, un tā bija otrā puslaika 9. sekunde, kurā bija jābūt rezultātam 1-1, bet Dudu neiesita. Vēl viens Karakāno sitiens, un vairs šajā mačā Karakānos neizsitīs, jo viņiem ir 2 dzeltenās kartītes, sarkanā kartīte attiecīgi, un arī nākamo spēli RFS aizbīs bez Karakāno, tā kā vēl viens sāpīgs zaudējums sastāvā būs. Un atgādinu, ka pēc maniem aprēķiniem arī Andrijam Baklānovam būtu nākamā spēle jāizlaiž, vai tā būs, to jau pēc tam paskatīsimies. Bet ja tā, tad tiešām ļoti nopietni sastāva zaudējumi. Īpaši arī latviešu galā, tomēr, kur jau Germans Matušenko ir zaudēts uz visu sēriju. Ja, piemēram, leģionāram būtu diskvalifikācija, tad labi paņemam Nairtonu vietā, bet latviešu spēlētāju ziņā tur tomēr tās rezervis nav tik plašas tieši kvalitātes ziņā. Arī šajā mačā redzam, ka tomēr viss trešais šķērnieks vispār netiek izmantots. Oskars Ikstens tikmēr runā pa telefonu sūņot, visdrīzāk zvana adresāti jūs labi nojaušat, Vasko Vujovičs, kurš ir diskvalificēts uz šo maču. Savas pirmās spēles sarkanās kārtītes dēļ, bet RFS laukumā šādas pēcbrigāda Dudu, Baklānos, Babris, Maina un Žaragva. Aizstāvas savukārt Križanovskis, Tallis, Vaporākī, Vargas un Kuļepovs. 5 minūtes ir astīti, 2-0 Rīgas labā, pārsvars nav milzīgs, bet šobrīd šķiet pieteikami liels. Dudu. Atpakaļ Leu. Maina. Vēl 3 leģionāri apakšējās pozīcijas ieņēmuši. Augšā spēlē tieši Baklānos ar Babri. Maina. Pēc savām auguma aprisēm drīzāk kaut kur piederētos vārtu priekšai. Bet šeit tomēr šādā pozīcijā tiek iespēlēts. Dudu. Leu. Lukas.
4,5 minūtes vēl palikušas. Baklānovs pacietīgi painām spēlē, bet piespēļu līnijas nosedz Rīga. Dudu. Šeit bija iespēja atrast Baklānovu jau labākā pozīcijā, bet ļoti piespēlē un atpakaļ vārtos ir Deivau. Ilgi gaidīja pacietīgi šo iespēju, kad drusciņi pazaudēs pozīcijas Rīgas aizsardzību, bet tieši tad šī stāšanošā piespēle nenostrādā. Maina. Bābris. Tomēr pārkāpjums. Otrais sots, nu. Gāja uz mazu risku tālis, bet mazu risku šeit tas ir tikai trešais sots, tā kā Rīga to mierīgi var atļauties. Vargas smējās smīn, bet 3 soļi tas nav nekas traks šobrīd Rīgas komandai. 3 ir arī RFS, un jo īpaši vairākumā, ka tomēr ir daudz piespēļu pa perimetru, nav šo divciņu 1-1 tik daudz. Tā attiecīgi arī pārkāpumus ir grūti nopelnīt, jo vien ļoti neizceļās ar agresīvu aizsardzību. Pirmajā spēlē vairākumā Rīga atspēlējās, bet tur bija viena vārda deficīts, nevis 2. Tā kā šeit ir dušku sarežģītāks uzdevums RFS komandai. Maina. Leu, Dudu. Baklānovs apkaļ Dudu. Labi piespēlē. Vidu Maina. Sāk bumbu ar korpusu, bet pagaidām tas viss ir diezgan tālu no briesmām. 3,5 minūtes vairs tikai paliek. Maina. Taborda. Atpakaļ Lukasam. Žinovskis ar galvu spēlē. Izgājienā. Leu. Dudu. Baklānovs. Mēģināja sācināt, nesanāca, bumba paliks RFS. 3 minūtes 6 sekundes. Dudu. Leu. Vai vispār ir bijis kāds citiem šajā vairākumā? Es tavs vien neatceros. Dudu. Baklānovs. Leu. Niks Babris samaiņies pozīcijām ar Mainu. Maina, solaukumā Maina, Lūkis sitiens, Križinovskis, vēlreiz Križinovskis. Baklānovs, Maina, kļūpos noceļ. Tā kā savu momentu RFS tomēr sagaidīja, bet Križinovskis ir savā vietā. Leu, 2,5 minūtes. Baklānovs. Maina. Babris. Maina. Un piespiež kļūdīties. Turklāt var mēģināt noķert arī tukšus vārtus. Leu pirmajā mačā ļoti efektīvi izglāba no vārtu līnijas šeit. Un to darīt nevajadzēja, bet noķēra momenti, kad pirmkārt Dudu bija pārguris, otrkārt vēl nebija paguvis atgriezties rezervē. Maina savu mazākumu brigādi Tjagupolīdu, Rikardiņu, Strasdiņš laukumā. Rīgā šobrīd galvenais vienkārši deldēt sekundes, turēt bumbu pēc iespējas ilgāk, cik to var futzālā izdarīt. Starp līdzīgām komandām pret daudz vājāk komandu, droši vien, ka var arī diezgan ilgi noturēt bumbu, bet šeit sanāk tikai kāds 5 sekundes pagāja. Un jau atkal spēlē vairākumā RFS, bet joprojām +2 Rīgai, tā kā daudz laika ir jau iegūts, mazākumā aizturot Leu. Spēcbrigādes nemainās pagaidām. RFS komandai Rīgai savukārt Strasdiņš šobrīd ir aizsardzībā. Nē, mainās gan tomēr spēcbrigāde. Kuļušovs devies laukumā Baklānova vietā. Un arī pozīcijas drusku mainās, jo Dudu iegāja vidū starp Rīgas aizsargiem, bet arī šeit saspēle neveiksmīgi un
Atkal bumba Rīgai, vēl pusminūti tuvāk uzvarai. Šajā spēlē Rikardiņu, Križanovskis, Strazdiņš, Vargas, labi nospēlē Leu aizsardzībā. Rudskiem virsū Rikardiņu. Baklānovs izklupienā, bet bumba atkal Rīgai. Vargas. 75 sekundes vairs tikai. Strazdiņš labi Rikardiņu piespēlē. Rikardiņu tomēr bumba zaudē, bet ātri vien atgūst Rīga, tā kā neizdodas RFS iegūt bumbas kontroli un samainīt Dudu un arī dabūt 4. noteikumu pārkāpumu. RFS komanda. Mickevičs nomaina Strazdiņu. Tur vairākas reizes uz pārkāpumu robežu nospēlē pret Rikardiņu, bet beigās šo robežu pārkāpu. Vaporāki un arī puslaika pēdējā minūte. Šobrīd saskatā ir spēles pēdējā minūte. Ja vien RFS nepaveiks kādu brīnumu, arī šeit bumba paliek Rīgai, 53 sekundes. Jānobumbo Latvijas čempioniem. Vargas, Kiki, Vargas, Mickevičs. Gan bumba RFS, Dudu mainās. Ja tagad kādu 15-20 sekundžu laikā iesit, tad vēl varbūt kaut ko var mēģināt saglābt, bet laika ir ļoti maz. To vienu bīstamo uzbrukumu Križanovskis divreiz atvairot sitienus izglāba, un arī šeit saspēle neprecīza un vēl tuvāk panākumam Rīga, un šeit gan pasteidzās Vargas, redzēja, ka nav vēl īsti Vārtsaiks atgriezies, bet kad jau bumba bija gaisā, tad gan jau notika šī spēlētāja maiņa. 20 sekundes Leu. Miks Bābris gar vārtiem. Miks Bābris maina. Miks Bābris Križanovskis. Križanovskis arī sit un neiesit. Tas gan būtu bijis skaists noslēgums. Ārķums sausā šo maču un vēl arī ar vārtu gumu noslēgtu, bet tikmēr Vargas ir uz zemes. Vajadzīga ārstu palīdzība. Cerēsim, ka nav viņam savainojuma. Cerēsim, ka tikai kramps vai varbūt vienkārši mēģinājums izsist pretinieks no ritma, bet cerēsim, ka visa veselība būs kārtībā. Bet sāpīgi tomēr šeit izstās ir Vargasam. Bet varbūt vienkārši kramps sarāva, iespējams, šajā epizodē. 10,6 sekundes. Eduards Fatkuļins parunājas ar RFS pārstāvu Oskaru Iksteni. Lūk, šī epizode. Vargas jau bija uz zemes. Tā kā laikam šeit par simulāciju runas nav nekādas. Jo uz zemes viņš jau bija Mika Babra momenta laikā. Protams, Križanovskis arī šeit izglāba un vēl viens labs mačs Ārķumam. Atlicis noskaidrot, vai būs sausais mačs. Pēdējās sekundes, vai RFS vispār vēl mēģinās uzsist pa vārtiem. Leu pat mēģināja atrast mainu. Vārtu priekšā. Tuvu bija Lukas. 2,9 sekundes rāda tomēr, ka no vārtiem. Dudu gribēja stūri, bet nē, maina savu lēmu, un Igors Ceļš atvainojas. Laikam parāda vienkārši nepareizi žestu. Stūris RFS būs 2,9 sekundes, bet skaidrs, ka Rīga ir uzvarējusi. Jautājums ir kāda rezultāta šajā mačā. Ar 2-0 nemēģinās vairs uzsist pa vārtiem. Atzīst savu sakāvu šajā konkrētajā mačā. 2-0 Rīga uzvar un panāk sērijā 1-1. Vārti Artūram Strazdiņam un arī Tallisam, kurš līdz ar to ar 1+1 atzīmējās šajā mačā. Tallisim savukārt piespēlēja Maksims Seņs un sērijā līdz 3 uzvarām 1-1, kas nozīmē vienu. Būs vēl vismaz 2 mači šajā sērijā. Nākamā spēle pēc 9 dienām, 17. maijā, tāpat 7 vakarā, tāpat droši vien mūsu ekrānos, bet tā nebūs sērijas pēdējā spēlē, tas šobrīd jau ir zināms. 1-1. Rīgai pelnīta uzvara. Šajā mačā noteikti bija labāka, gan momentu skaita ziņā, gan kopumā arī noslēguma un kvalitātes ziņā, bet Dudu var domāt, kā būtu šī spēle beigusies, ja viņš otrā puslaika 9. sekundē būtu iesitis no 2 metriem pustukšā stūrī. Neiesita.
Bet kopumā Rīga, jebkurā gadījumā šajā mačā bija labāk, uzvarēja pelnīt un sērijā starp divām ļoti spēcīgām, bet arī diezgan līdzvērtīgām komandām ir neizšķirts 1-1. Kā droši vien ierasts komandātājiem jāsaka, mēs par 5 spēlēm. Jums kopā bija Agris Oezda, bet tiekamies jau pēc 9 dienām nākamajā finālsērijas mačā. Atnācu, iepirkos, laimēju. Iepērcies Dominā par vismaz 20 € un laimē Dominas dāvanu kartes. Vai Volkswagen T-Cross Dominā, lai sanāk!